Čāviņa visiem mušas klausītājiem! Jā, beidzot tas brīdis ir noticis un 28. epizode ir gaisā. Kā jums ir ar avantūrām? Tādās drošās vidēs es esmu gatava doties avantūrā, bet ne tik ļoti. Piemēram, es nesen biju ar bērniem Vīnē un vajadzēja iet uz atrakciju parku. Un es aizgāju uz tādu vienu no tām atrakcijām, kur tā kā strauji krīt lejā. Tur bija arī kaut kādi 5-gadnieki, un pēc šīs atrakcijas es sapratu, ka tas bija tieši tas limits, uz ko es esmu gatava. Un tad man likās, es taču gribēju būt cool mom, un es neesmu nekāda cool mom, tāpēc, ka man vienkārši reāli, mans prāts saka, ka es nevēlos šo darīt, un es nekādu nevaru vairāk vienoties ar sevi, ka man tomēr vajadzētu doties uz šīm atrakcijām. Bet ir daži cilvēki, kuri ir avantūristiski, un tādēļ jau mums ir podkāsts Muša, lai par tādiem cilvēkiem uzzinātu. Ja jūs podkāstu Muša tagad esat pirmo reizi sadzirdējuši un domājat, kas tas vispār LA ir, tad var jums izstāstīt, tas ir stāstu podkāsts. Mēs ierakstām stāstus dažādās vietās, Latvijā, ļoti bieži arī Rīgā, un cilvēki nāk un klausās. Un pēc tam mēs šo stāstus saliekam kopā jums par prieku. Ja arī tev, klausoties podkāstu Muša, radīsies tāds sajūta, ka man ir ļoti labs stāsts, raksti mums uz podkastmuša@gmail.com, raksti mums sociālajos tīklos, mēs ļoti to novērtēsim. Podkāstam Muša šī ir bijusi ļoti darbīga vasara. Mēs tikko atbraucām no festivāla Lampa. Tur mēs bijām ģimenes teltī. Ģimenes teltī vispār notika dažādi krūti pasākumi. Ja jums ir bērni, ja jūs satrauc ģimenes jautājumi, ja jūs esat attiecībās, noteikti apskatieties Lampas mājaslapā ar visas tiešraides. Tur bija daudz dažādu foršu diskusiju, tā skaitā par to, kādas grāmatas ir aizliegts, par kuriem jautājumiem mūsu sabiedrībā gribās un negribās runāt un tam līdzīgi. Bet mēs ierakstījām arī podkāsta Muša epizodi, un tā bija tiešām forša. Cilvēki dalījās ar reāli krūtiem stāstiem, un es ļoti ceru, ka pavisam drīz mēs viņus arī varēsim ielikt, un tie, kas nebija festivālā Lampa, varēs tos noklausīties. Un tiešām bučiņas un sveicieni Ievai Morcei un Egitai Prāmai no festivāla Lampa par to, ka jūs taisat šo brīnišķīgo pasākumu. Un, protams, bučiņas arī Agrai Lieģei Doleško, kura liek tapt ģimenes teltī un būt tai jaudīgai visā Lampas festivāla gaitā. Ko tur vilk šausmīgi daudz garumā? Es jums biju šī pastāstīju par savu avantūrismu, avanturēšanos. Jūs arī pēc šīs epizodes atsūtiet, kā jums ir ar avantūrām, vai jūs esat iekšā avantūrām vai neesat iekšā avantūrām. Un es domāju, mēs varam sākt ar pirmo stāstu. Vai jūs esat dzirdējuši par Miku Celmiņu? Ja jūs esat TikTokā, tad iespējams jūs esat viņu dzirdējuši. Visi viņa video sākas ar Čau Klau, un viņš stāsta cilvēkiem par dažādām lietām. Viņš ir pilsoniskais aktīvists, Make Room Latvija dibinātājs, ļoti aktīvi darbojās dažādās nevalstiskajās organizācijās un dalās ar lietām, kas var būt noderīgas ikvienam valsts vai Rīgas iedzīvotājiem. Šajā reizē viņš stāstīs par avantūru, kurā viņš devās, tādēļ, ka viņam likās, ja jau var īstenot projekts Indijā, kādēļ gan to nevarētu izdarīt arī kādā citā valstī. Dāmas un cilvēki, klausāmies Mika Celmiņa stāstu pirksts. Man ir tā, ka man īstenībā dzīvē ļoti nepatīk publiski uzstāties, bet es jau biju vairāk kārtīgi atteicis un domāju, ka šoreiz es vairs tā kā atteikt nevaru, varbūt man ir jāiemācās pateikt nē, bet dzīvē sanāk pieļaut dažādas kļūdas, no kurām mācāmies, bet šis būs cits kļūdu stāsts, no kura varbūt es esmu mācījies, varbūt neesmu mācījies, bet laikam jau tomēr nē. Bet stāsts būs par tādu vairākām manām dzīves pieredzēm. Es tā kā domāju šodien piesaisties no rīta un varbūt nedaudz uzrakstīt to, ko es gribētu pastāstīt. Es tā kā centos, man nesanāca. Un tad laukā runājot ar tiem pārējiem runātājiem, visi lielījās ar to, ka ir uzrakstījuši savus stāstus un ir punkti, man tā gluži nav. Un tagad, kad Santa runā, es tā kā centos kaut ko pierakstīt, bet man atkal nesanāca, tāpēc vienkārši centīšos to visu salikt kopā. Bet tas viss ir jāsāk ar tādu nelielu ievadu. Mēs tajā stāstā nokļūstam līdz manai pieredzēji Nigērijā, bet lai līdz tai Nigērijai mēs tiktu, tur ir tāds neliels ievadteksts. Es pirms kādu laiku, kad vēl mācījos pamatskolā, diezgan ātri sapratu, ko es tā kā dzīvē gribētu darīt. Es tā kā biju izdomājis, ka es būšu, vai gribētu veidot video. Es gribētu tā kā taisīt īsfilmas, taisīt video un vienkārši kļūt par režisoru. Man bija tāda tā kā doma, ka es tā kā ļoti gribētu to darīt, un man tie vispārējie priekšmeti, ko skolā mācīja, vispār neinteresēja. Man interesēja vienkārši gribētu taisīt visādus vidikus. Un tad es gāju 7. klasē, ēnu diena, un bija tā kā, jābrauc un kaut ko jāēno.
Vispār esmu no Dobeles, un es tā kā, meklēju Dobelē, varbūt Dobelē ir kāds krūts režisors, ko es varētu 7. klasē ēnot, bet, pajautājot apkārt visur, viss tā kā teica, Dobelē mums nav daudz krūtu režisoru. Bet es tā kā meklēju tādu, riktīgi tādu krūtu režisoru, ko es varētu ēnot, no kā es varētu kā kaut ko pamācīties un kļūt par to režisoru. Un tajā laikā, vēl jau varbūt šobrīd arī, bija tāds režisors Jānis Streičs. Es domāju, es zvanīšu Jānim Streičam, prasīšu, vai es nevaru jūs, godājamies režisoru, ēnot. Un es atradu viņa numuru, es viņam zvanīju un teicu, es tā kā gribu jūs ēnot. Miks Celmiņš zvana, un es jūs tā kā ēnošu. Viņš tā kā, nē, tā kā neinteresē, kādas ēnas, es tā kā strādāju, nav laika, neviens man neēnos. Viņš tā kā man pateica, nē. Es tā kā domāju, kas vēl ir tāds krūts režisors, ko es varētu ēnot. Un tad es biju tajā laikā noskatījies tādu filmu Ūdensbumba Rasnajam Runcim. Un režisors tajā filmā ir Varis Brasla. Un Varis Brasla arī tajā laikā bija diezgan populārs. Un es tā kā dabūju arī viņu numuru no kaut kādiem tur cilvēkiem. Un es viņam zvanīju un teicu, ka es jūs godājamies režisors gribētu ēnot. Un viņš tā kā jā, tā kā nē. Īsti nē, bet es būšu teātrī, var arī atbraukt. Un tad es aizspēros līdz tai Valmierai, kur es viņu ēnoju. Mēs tur sēdējām tajā teātrī kaut kādā pagrabā zem trepēm, tumšā telpā. Viņš vienkārši pīpēja savu Chesterfieldu vienu pakaļ otram un tā kā stāstīja, ka nav jākļūst par tiem režisoriem, tu vienkārši esi vai neesi, tur nav ko mācīties. Un man tā vienīgā doma tajā galvā toreiz bija, man tā kā vilkt no somas ārā to kainas paciņu, ko es esmu kaut kā dabūjis savā somā par to naudu, ko man mamma iedeva vai nē. Bet es biju tāds prātīgs un tā kā nevilku to paciņu ārā un tā kā vienkārši baudīju tos viņa Chesterfield dūmus. Un viņš man stāstīja, ka nevajag par tiem režisoriem būt un nekā tur labi nesnāk, labāk kaut ko normālu, godīgu darbu dari, kļūst par dakteri vai kaut ko, kādu režisoru. Bet tad es atbraucu atpakaļ no tās ēndienas, un man tā kā, vēl gribējās vēl vairāk par to režisoru un taisīt tos viģikus, un es arī taisīšu Ūdensbumbu Rasnajam Runcim, un viss būs baigi kruti. Un tad, es izlaidīšu vienu posmu šajā stāstā, bet, man dzīvē pēc tam pienāca tāda privilēģija un iespēja, ka es varēju braukt mācīties, un es aizbraucu ļoti ātri prom 15 gados uz Bostonu mācīties, vienā tādā vidusskolā, profesionālā sievietes koledžā Bostonā, tieši mācīties filmu zinātni un kino režiju. Un es tā kā mācījos, un viss bija baigi forši, un viss kaut ko praktisku darīju, un man riktīgi iepatikās, un es mācījos, un bija tiešām baigi forši. Un pēc tam, kā pieņemt mūsu sabiedrībā, jāiet augstskolā, un es tā kā augstskolā arī turpināju mācīties to kino režiju. Un tas bija tas laiks, kad tev visi apkārt, tādi kruti studenti jau taisa visādas filmas un īsfilmas un viģikus un piesakās festivāliem un dabūja tur visādus līgumus un tā un šitā, un man nekas no tā visa nesanāca. Man neviens neko nepiedāvāja, es kaut ko pats tur ņēmos, vienkārši nesanāca. Un tas aizgāja tik tālu, ka arī tu pats kaut ko uztaisi, un tu paskaties un saproti, tas ir kapitālākais sūds. Kā var tā nesanākt? Tu tā mācies, un tā riktīgi trenējies, un visu, ko tu dari, bet visiem citiem sanāk riktīgi labi, un tev vienkārši nesanāk. Tā, un man bija tāds pārdomu laiks, ka varbūt visiem tā kā nesanāk, un citiem sanāk labāk. Un man bija viena tāda laba draudzene, slovēniete, ar ko es toreiz dzīvoju Londonā kopā, un viņa rakstīja saturu. Viņa bija scenāriste. Viņa tā kā apkopoja stāstus un pārdeva stāstus, vai viņai bija līgumi, kur viņa taisīja tekstu vienkārši video materiāliem. Un viņai bija viens tāds uzdevums piedalīties vienā fórumā, konferencē Londonā. Un viņa tā kā man paprasīja, vai es tā kā negribētu viņai tā kā palīdzēt, jo viņa viena netiks galā. Un tad es tā kā piekritu viņai palīdzēt, un mēs abi bijām tajā konferencē, un mums tur vajadzēja intervēt cilvēkus un ievākt to saturu un saprast, par ko viss tā konference ir, lai pēc tam varētu to tekstu uzrakstīt un lai kāds varētu to video uztaisīt. Un man jau tā doma bija, ka baigi kruti, varbūt viņa uzrakstīs to tekstu, es viņai palīdzēšu, un tad es to viģiku taisīšu. Bet beigās tā nesanāca, to viģiku taisīja viens cits, kā jau vienmēr, bet es palīdzēju vismaz ar to tekstu. Bet no tās konferences atceros, ka tā bija tāda sociālās uzņēmē darbības konference. Un tā lieta, ko es no tā visa atceros visvairāk, ka tur vienkārši bija viens tāds cilvēks, Gururāžu Dešpande viņu sauca, un viņš bija tāds indiešu izcelsmes amerikānis, kas bija nodibinājis fondu Karnatakā, vietā, par kuru es vispār nekad mūžā nebiju dzirdējis Indijā. Un viņš meklēja
tajā konferencē stāstīja pa visām tām pārējām lietām, bet dalīja arī tur flyerus, viņa visādi cilvēki, ka viņi meklē vienkārši jaunus, aktīvus cilvēkus, kas būtu tā kā gatavi braukt un uz to viņa fondu strādāt. Nu, viņš meklē vienkārši eiropiešus, jo Indijā dažās vietās ir tā pierasts, ka tu nodibini fondu, un tad tev ir jānodarbina cilvēki no Eiropas, lai tas izskatītos labāk. Nu, lūk, un tad viņš meklēja tur tos, nu, ne viņš pats, viņam visādi tur cilvēki, tie rūķīši meklēja visādus cilvēkus, un es arī tur parunāju ar tādiem cilvēkiem, kas meklē tos cilvēkus, un man iedeva to flyeri, un tad es pieteicos, jo vienkārši man bija tāds pārdomu laiks, man tās filmas nesanāk, kaut kas ar to dzīvi jādara, tā kā atpakaļ uz Latviju braukt arī īsti negribās. Nu, un kaut kas bija tā kā jāizdara kaut kas cits, un es tā kā pieteicos, man bija tāds interviju process, un tad, nu, tas... Laiks tā ātri paskrēja, un es nokļuvu tajā Karnatakas štatā, Hublī pilsētā, kas ir tā diezgan maza pilsēta, bet nu, liela pilsēta pēc tādiem Latvijas standartiem, tu daudz tie cilvēki dzīvo. Un es strādāju tajā fondā un biju audio-vizuālā centra departamenta tāds tā kā viens no galvenajiem. Man bija uzdevums taisīt tos viģikus tur. Un es tā kā taisīju tur tos viģikus, un mēs braucām un intervējām tur arī sievietes un visādus sociālos uzņēmējus, kas tur riteni minotos telefonus lādē un rok grāvjus, lai lauksaimniekiem būtu ūdens čili audzējot un tā un šitā. Un es tā kā taisīju tos viģikus, bet beigās izrādījās tā, ka tur arī uzradās kaut kādi praktikanti vietējie, kas tā kā tos viģikus arī tais bišķiņi labāk nekā es. Bet nu tā kā es biju tā kā, nu, galvenais, tad viņiem vajadzēja mani paklausīt. Un tad viņi taisīja tos viģikus, un es teicu, ka es tos viģikus esmu uztaisījis. Bet nu tā, un tad es tajā fondā kādu laiku nostrādāju, un tur vispār daudz dažādas interesantas lietas notika, un es daudz savā dzīvē visu, ko tur iemācījos darīt. Bet 2 gadus strādājot tajā fondā, es ar vairākiem citiem tā fonda darbiniekiem izdomājām, nu, ka tagad mēs varbūt varētu uztaisīt kaut ko paši savu, nu, nodibināt savu organizāciju. Jo vispār man tā doma bija pārceļoties uz Indiju, ka es tur būšu 6 mēnešus. Beigās es tur nodzīvoju vairāk par 6 gadiem. Un mēs tā kā domājam, nu, ka pēc tiem 2 gadiem mēs varētu tā kā, nu, uztaisīt savu organizāciju un taisīt kaut ko līdzīgu, ko tas Dešpanda fonds dara, bet nu, tā kā citā pilsētā, jo mēs tā kā tagad jau daudzus pazinām. Mēs tur bijām vairāk eiropieši un arī ar vietējiem profesionāļiem daudz iepazināmies un tā. Un mēs nodibinājām tādu organizāciju Make Room Bangalore, kas tā kā bija, nu, lai veidotu vietu, telpu aktīviem foršiem cilvēkiem, kas ir atraduši savās kopienās problēmas, ko viņi grib risināt, un tad mēs viņiem palīdzētu tās problēmas tā kā risināt, vai nu veidot jaunus sociālos uzņēmumus, vai projektus rakstīt, vai sociālās kampaņas veidot, un daudz dažādas lietas no tā visu veidot ārā. Un mums tā kā vajadzēja tā kā, nu, kaut kādu tādu iniciatīvu, ar ko mēs varētu tā kā sevi kā organizāciju pieteikt. Jo organizācijas Karnatakas štatā ir vairāk miljoni, un viss dara diezgan līdzīgas lietas, un mums vajadzēja kaut kādu savu tādu flagship iniciatīvu, ko mēs tā kā varētu pieteikt. Mēs darām šo, un ar šo mēs atšķiramies. Un tā kā mēs tur bijām tādi vairāk eiropieši un vairāk indieši kopā, mēs domājam, ka mēs taisīsim tādu organizāciju, kas ir tāds tilts starp Eiropu un Indiju, un mēs tā kā vedīsim kopā visādus krutus NVO aktīvistus no Eiropas ar NVO aktīvistiem no Indijas, un tad viņi kopā, un mēs visi kopā radīsim līdzīgām vai vienādām problēmām līdzīgus risinājumus. Un tad mēs izdomājām tādu fórumu, ko mēs saucam par Change Makers Room, tāda tā kā sociālo pārmaiņu veicēju telpa, vieta, kur to visu darīt. Un mēs veselas 2 reizes Indijā tādus uztaisījām, gan 2016. gadā, tad 2017. gadā, gan Goā, gan Bangalorē, un mums bija diezgan forši tādi kruti rezultāti. Un mums tie cilvēki, kas tur piedalījās, paši par tām konferencēm maksāja, mēs tur centāmies piesaistīt tiem risinājumiem dažādus tos finansējumus, kas mums arī diezgan labi izdevās. Un mums bija daudz dalībnieku, gan no Eiropas, gan no Indijas, no Āzijas, no Austrālijas, Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas, bet nebija neviena dalībnieka nereiz no šiem fórumiem, neviena no Āfrikas valstīm. Un mēs tā kā, domājām, un mēs daudz strādājam arī ar tādu Eiropas Savienības delegāciju Indijā, kas tā kā finansēja lielu daļu no tiem visiem pasākumiem, ko mēs darījām. Un mēs tā kā gribējām, mūsu tajos fórumos varētu piedalīties visi. Mēs varētu no katra kontinenta dabūt pa pārstāvim, pa cilvēkiem no dažādām valstīm. Bet no Āfrikas 2 gadus jau to veidojot, neviens
nereiz nebija pieteicies. Arī tādi, kas varbūt paši nevarētu atļauties par to samaksāt, arī vienkārši uz stipendijām pat nebija pieteikušies. Un mēs tā domājām, ka varbūt 18. gadā, kas bija tā nākamā reize, kad mēs to varētu tā kā organizēt, lai tas sanāk vienu reizi gadā, mums vajadzētu to fórumu uztaisīt Āfrikā. Lūk, Āfrikā mēs paši nereiz pirms tam nebijām bijuši, bet mēs domājam, ka mēs varētu to taisīt Āfrikā. Un mums bija tie labie kontakti tur ar dažādām tām vēstniecībām, ar kurām mēs Indijā jau bijām sadarbojušies, un mums Eiropas Savienības delegācija arī toreiz bija paziņojusi, ka tagad ar Āfriku ir daudz dažādu projektu attīstīt, un Eiropas komisija ir daudz dažādas programmas, lai atbalstītu projektus Āfrikā un tā, un tad viņi mums iedeva sarakstu ar dažādām organizācijām, tur Etiopijā, Kenijā, Nigērijā, kas aktīvi darbojās. Un mēs uzrakstījām pāris tām organizācijām, un atbildēja viena, tāda no Nigērijas, Lagos, tāda organizācija, kas arī daudz strādā ar dažādiem Eiropas projektiem. Un viņi tā kā teica, mēs tā kā būtu gatavi ar jums sadarboties, un mēs varētu šo fórumu Changemakers Room organizēt kopā. Lūk, un tad mēs sākām to fórumu organizēt, un tas notika 18. gada jūlijā, un mums tur pieteicās dalībnieki, un tas ir pavisam cits stāsts, kā tur tas viss notika, bet mēs tā kā ierodamies no mūsu Make Room komandas uz Lagosā, Nigērijā 5 dienas pirms tas fórums tā kā sākās. Un mēs esam tā kā sadalījuši tās atbildības mūsu starpā, ka jūs kā vietējie partneri, jums ir sava nauda ieskaitīta šo visu fórumu organizējot, jūs tā kā atbildēsiet un organizēsiet visu to operacionālo administratīvo pusi, gan atrodot viesnīcas, atrodot mašīnas, vietu, ēdināšanu, nodrošināsiet vietējos dalībniekus un tā tālāk. Un mēs tā kā esam vienojušies par visu, viņi ir atraduši to viesnīcu, mēs esam dalībniekiem izsūtījuši infopakas, ar kur viņi gulēs, ko viņi ēdīs, kāda ir programma un tā un šitā. Un tad ir tās 5 dienas pirms tā paša pasākuma sākuma, un mēs tā kā gribam izbaudīt to, kā atbraukt kā vienam no tiem dalībniekiem. Jo mums tie dalībnieki bija tādi, nevis tādi vienkārši jaunieši, bet tur ir dalībnieki, tādi, kas pārstāv arī tādas lielas organizācijas, kā, piemēram, Lufthansas, dažādi darbinieki no Vācijas, vai mums ir Ashoka, ir tāda liela organizācija, kas darbojās Itālijā, un viņi ir sūtījuši savus pārstāvjus arī piedalīties, jo viņi tā kā meklē kaut kādus partnerus organizācijas Āfrikā, ar ko sadarboties, un grib izmantot šo fórumu, šo platformu, tai sadarbības veicināšanai. Lūk, un viņi ir paši maksājuši par dalību šajā visā. Līdz ar to tur tā nevarētu būt nedaudz hipsterīgi un vienkārši, bet tur ir jābūt tā nedaudz ar klasi, ka viņi ir samaksājuši un tādi lieli cilvēki brauc. Un mēs tās 5 dienas pirms tam tiem organizatoriem sakam, ka mēs gribam izbaudīt to pilno paku. Jūs mūs sagaidiet tā, kā jūs sagaidīsiet to Lufthansas kaut kādu departamenta vadītāju, kas tur brauks atbalstīt dažādas iniciatīvas, vai to Ashokas organizācijas sievieti. Mēs varam būt sagaidīt tā. Un mēs iebraucam, ielidojam toreiz Lagos lidostā, un tur ir viss tas vīzu process, un tas paņem to laiku. Un tad izējam ārā, un nav tur neviena. Neviens mūs nav vispār. Mēs skatāmies apkārt, tur ir cilvēki ar papīriem un vārdiem, ar cilvēkiem, ko viņi sagaida, bet nevienu no mūsu vārdiem mēs neredzam. Nevienu tur nav. Mēs zvanam tiem mūsu organizatoriem, ko mēs esam tur dabūjuši kā sadarbības partnerus, nevis paši izvēlējušies, bet ko mums ir ieteikuši cilvēki un Eiropas komisija, ar kuriem viņi ir strādājuši pirms tam, kā uzticami partneri. Un tur nav tā kā nevienu. Mēs tā kā zvanam, neceļ. Rakstām tur Viberī un visos iespējamos kanālos un WhatsAppā un Facebookā, neviens mums neatbild. Sūtam ēpastu, domājam, ja kāds izlasīs ēpastu, varbūt, ka mēs te esam un esam atbraukuši un gaidam to mūsu dalībnieku pieredzi un nav neviena. Un tad, mēs tā kā, jau manām esam satraukušies, domājam, ko darīt. Un tā, labi, ka mums ir tā infopaka, kur ir tā viesnīca, ko mēs esam paši, par kuru esam samaksājuši un visiem pārējiem nodrošinājuši, domājam, brauksim tur. Bet tad mēs redzam, ka tur tālumā no vienas no lidostas ciejām nāk tāds viens maziņš vīrietītis, un viņam ir tāda lapa priekšā, un visur rakstīts Mike Clements. Un es tā domāju, tas ir pa mums, Miku Celmiņu gaida. Ļoti forši, mēs tā kā pieejam, saka, mēs esam te, un mums tā kā esam, beidzot jūs sagaidījām, un tad viņš tur sāk stāstīt, ka tur satiksme un tā un šitā, un viss sarežģīti, ka viņš ir ieradies. Un to savu lapiņu ir sagatavojis, un viss baigi forši, un tad mēs izejam visi kopā no tās lidostas, un tad mums, tā kā redzam, ka piebrauc mašīnas, un cilvēki aizbrauc, vai tur ir takši,
Bet, nē, mūsu tas cilvēks mums tā kā, ved tur tā tālāk. Mums tā vēl ir jāpaiet kāds kilometrs prom no lidostas, jo, redz, te tā viņu mašīna nevar iebraukt, ka tur ir tā tālāk jāpaiet. Mēs ejam, labi, ejam. Aizejam tur pie tāda plača, kur tā lidosta beidzas kādu kilometru tālāk no tās lidostas pēc 20 minūšu gājiena. Un tad, viņš tā kā saka, viņš tā kā to taksi sauks. Un tad brauksim uz to viesnīcu, kas ir tā kā izsūtīta, kur mums visiem jāpaliek. Un saka, labi, sauksim to taksi. Domājam, viņš tāpat viņš nav viens no tiem organizatoriem, viņš nav no tās organizācijas, notikusi kaut kāda kļūda, viņi ir vienkārši dabūjuši to cilvēku, kas viņam kaut kā palīdz. Domājam, mēs nestrīdēsimies, lai vienkārši mūs aizved tur, kur mums ir jābūt, un tad risināsim visas problēmas tur tālāk. Lūk, viņš izsauc to taksi, taksis atbrauc, mums tur visiem nav vietas, tad mēs pasūtam vēl vienu taksi. Atbrauc tas vēl viens taksis, un tad mēs visi tā kā tajā viesnīcā tiekamies. Mēs esam 5 cilvēki kopā, un viņš ir 6. Un tālūk, mēs aizbraucam to viesnīcu, un mēs tā skatāmies, ka mēs tā kā par to viesnīcu tā kā vienojāmies. Mēs nosūtījām dalībniekiem, kādā viesnīcā viņi paliks. Tur ir skaists marmora grīda. Mēs neesam nekādi izsmalcināti cilvēki, par sevi jau mēs vispār nedomājam. Mēs domājam par to Lufthansa departamentu direktoru, kas brauks to savu naudu te mums tagad dot un tērēt. Un mēs esam izsūtījuši to informāciju dalībniekiem, ka viņi tur paliks tādā un tādā viesnīcā un tā un šitā. Un mēs piebraucam pie tās viesnīcas, un tur ir tie lielie mūri un dzeloņdrātis un apsargs pie mūra ar savu lielu ieroci. Un domājam, labi, drošībai jābūt. Mēs tomēr esam arī atbildīgi par ikvienu dalībnieku drošību, kā katram esam teikuši. Un ieejam tajā viesnīcā un tā. Un tas, kā viņš nezina, kā mēs esam, ko mēs tad darām. Vienkārši kāds ir pateicis mūs kaut kur aizvest. Un mēs tā kā ar viņu nekādas sarunas neuzsākam. Viņš tā kā mūs atved uz to viesnīcu, iet projām. Mēs domājam, labi, ejam. Ieejam tajā viesnīcā. Labi, iesim uz to recepciju, un tad, teiksim, mēs esam rekur no Changemakers Room. Mums ir 40 umuriņi rezervēti. Pēc 5 dienām rekur iebrauks pārējie 40 dalībnieki. Mēs esam pirmie 5. Un tā sieviete tāda nedaudz izbrīnīta. Un tā, viņa tā īpaši ar mums diskusijās neiesaistās. Viņa tā kā, jā, ir jums numuriņi 40, tagad man 40 nerāda un tā. Mēs domājam, labi, nerāda 40 noteikti, jo mēs esam 5 dienas ātrāk, tad tie pārējie varbūt rezervēti tur vēlāk. Bet mūs aizved uz tiem numuriņiem, un ir tā, ka pirmkārt jau ir slikti tas, ka tā nav tā viesnīca, ko visi sagaida, par ko visi ir samaksājuši. Tā vēl būtu tā mazākā problēma, bet tad ir arī problēma, ka tiem numuriņiem īsti nav durvis, tur ir vienkārši aizskars. Bet katram sava istaba, un ūdens tā kā arī īsti netak no tiem krāniem vannas istabā, un palagi arī nav īsti balti, bet ir visādās citās krāsās dažādi. Un mēs tā domājam, šitais tā kā būs problēma. Bet kaut kā risināsim, un tad mēs tā kā turpinām zvanīt tiem organizatoriem, bet neviens neceļ, bet tad pēc laika viens no viņiem, tas galvenais, ar ko mēs esam runājuši, ierodās tajā viesnīcā, un mēs sakam, šitais kaut kā neies tā īsti labi, nebūs, un ir 5 dienas, un mums vajag to viesnīcu. Un viņš saka, jā, bet tajā viesnīcā tur nebija vietas. Bet es saku, bet mēs taču rezervējām, jūs atsūtījāt to rezervāciju, mēs samaksājām jums to naudu, lai jūs viņu rezervētu un tā. Viņš saka, jā, bet tur problēma A un problēma B, un tā viesnīca nav. Mēs tā kā sadalām savā starpā tās atbildības, ka man tur kolēģi Alīna, kas ir rumānieta, viņa tā kā zvanīs uz to viesnīcu un noskaidros pati, jo īsti vairs tā nevienam tā nevar ticēt, ka pašiem viss tā kā būtu jānoskaidro. Un izrādās tiešām, ka tā viesnīca nav nedz nobukota, viņu arī nevar nobukot, tur nav vietas, ja atrastos 1 vai 2 istabiņas, tad 40 pavisam noteikti nē. Ēšanu arī nevar nodrošināt 7 dienas visu fórumu laikā. Konferenču telpa vai kaut kāda aktivitāšu vieta iekšā vai laukā arī nav pieejama vienkārši tā vieta. Un tagad izrādās, ka tajā sliktajā viesnīcā mēs tā domājam, varbūt tā kā tagad sūtītiem dalībniekiem tā kā ļoti atvainot, tā kā real African experience, vai jūs tā kā gribat tiešām braukt vai nē, tā kā padomājiet, un mēs varbūt tā kā to naudu atpakaļ sūtīsim un tā. Bet tad beigās izrādās, ka arī tajā viesnīcā īsnībā ir nobukotas tikai 14 istabiņas. Un mums ir 40 dalībnieki.
kas nav tāds tā kā jauniešu apmaiņa vai nometne, kur mēs varam 6 salikt uz grīdas vienā zālē, bet tie cilvēki tādi svarīgi, kas tur brauks un piedalīsies. Un mēs tā domājam, tiešām viss slikti, un man tā Alīna, tā rumānieta, viņa arī sajūtas nedaudz vainīgi pie tā visu, jo viņa tā kā no mūsu komandas bija tāda nedaudz atbildīgāka par visiem pārējiem, atbildēt par to, tā kā menedžēt vietējo nigēriešu organizāciju, ka viņi tā kā visu to izdara, un viņi tā kā īsti tur nebija arī nomenedžējusi, laikam bija uzticējusies ļoti daudz. Bet viņa tā kā, izdomāja, es pat tieši un tagad meklēšu, un mēs arī ejam, tad kopā ar viņu, ka mums vajag viesnīcu. Mums vajag jaunu viesnīcu, kur ir 40 numuriņi. Un ejam vienā uz tās ielas pa to zemes ceļu, mēs tajā Lagos piemalē, ieejam vienā, nekā tur nebūs, nav, ieejam otrā, tur tā kā, nevar īsti saprast, vai viņi vispār grib, lai mēs tur kaut ko organizējam, bet arī neizskatās īsti tā, ka tur varētu notikt tā kā mēs to gribētu, lai tur notiek. Un tad trešajā ieejam, kas ir tāda samērā normāla viesnīca, tur ir vismaz kafija pieejama, un tās istabiņas mēs arī redzam caur logiem, un tāda balkoniņa priekšā izstāsta daudz maz zolīdi, ka mēs tā kā varētu tā kā šeit. Un viņi tā kā saka, jā, mums ir, bet mums ir tā kā 20 vai 17, kaut kāds cipars, bet nav 40. Un mēs tā kā daudz nedomājam, jo mēs jau daudz laika esam veltījuši tam visam, tas prasīs veselu dienu, un mums vēl ir visai pārējai programmai jāaiziet cauri, jo nevaram zināt, kas ir ar visu pārējo, kas tur ir noticis. Un tā kā pēc 5 dienām viss sāks, un mēs tā domājam, labi, ņemsim tās 20 istabiņas, un tad redzēsim, kas tur beigās būs, bet sarunājam, ka aktivitāšu vieta mums būs šeit, viņi mums ierāda zāli, viņi mums var nodrošināt ēdināšanu, istabiņas tur 20 ir un tā, bet mums tie dalībnieki 40. Bet mēs tā kā nobukojam, paši izdomājam, mēs paliksim tajā aizskariņu viesnīcā, un tad, lai citiem tur paliek vairāk tās vietas tajā normālajā viesnīcā, un tad mēs tā kā, sākam domāt, ko mēs ar tiem dalībniekiem darīsim, ka mums viņi kopā ir 40. Un mums tas fórums ir, veidojam iekļaujošu sabiedrību, iekļaujošu vidi, kopā risinam sociālas pārmaiņas, kopā mēs eiropieši, kopā ar cilvēkiem no Indijas, kopā ar nigēriešu aktīvistiem un tā. Un tad mums ir, tajā viesnīcā ar durvīm ir tās 20 istabiņas, un tajā viesnīcā ar aizskariņiem ir tās 14. Un mēs tā skatāmies, bet tie dalībnieki no Āfrikas valstīm arī maksāja bišķiņ mazāk. Tā kā viņi nemaksāja tik daudz, kā tas Lufthansa departamenta vadītājs. Un mēs tā domājam, bet tas tā īsti nebūs pareizi. Tas message tam fórumam ir cits, mēs tā kā kopā un tā. Bet tas viss ir tik slikti, ka mēs vienkārši nezinām, ko lai citu dara. Labi, mums šitais kaut kā būs jāizstāsta, kaut kā atklāti par to runāsim, bet tad pieņemam vienu no tiem grūtākajiem lēmumiem, kad šo iekļaujošās sabiedrības fórumu, kur mēs kopīgi visi risināsim visas pasaules problēmas kopā, bet sadalīsim tie, kas dalībnieki ir no Āfrikas valstīm, dzīvos tajās istabiņās ar aizskariem. Un tad tie eiropieši no Lufthansa un Ašokas un visām pārējām lielajām organizācijām dzīvos tur, kur ir durvis. Un tas bija tā, nebija labi. Mēs to tā kā sapratām. Bet, labi, sabrauc tie dalībnieki, pēc tām 5 dienām tur vēl bija daudz dažādas problēmas. Bet, sabrauc tie dalībnieki, tur esam saorganizējuši arī tās mašīnas, viņus normāli aizved. Protams, visi eiropieši jau ir tik drausmīgi dusmīgi, ka bet mums taču tajā viesnīcā bija paredzēta trenižieru zāle, un tur bija baseins tajās fotogrāfijās, un man bija balkons, es pīpēju, es nevaru pīpēt istabā, man vajadzēja balkonu un tā un šitā, un mēs tā kā domājam, tās ir problēmas, saprotams, bet, ir arī tā viesnīca ar tiem aizskariņiem, bet, to jau mēs tā gluži, neteiksim, un mēs tā uzklausam visu to kritiku un tā. Un tad mēs tā kā sākam to fórumu, mums ir tā lielā atklāšana un tā, un tur ir televīzija sabraukusi un visādi ietekmīgi Lagos cilvēki, tur ir visi tie dalībnieki, un viss tā kā jau ir tajā pirmajā dienā dusmīgi, ka mēs jau esam savākuši visu naudu un ielikuši viņu viesnīcā, kas viņiem tā kā nav solīta. Un ar to visu stresu, kas mums tur ir bijis organizējot to visu loģistiku, mēs arī tam saturam esam tā bišķiņ pievērsušies pa pusē. Viss tā kā iesākās ļoti slikti. Bet tā nedēļa tā kā iet, un mēs tur tā kā cenšamies visu labot un atklāti par visu runājam. Un tad televīzija bija ieradusies tajā atklāšanā, un tad tā televīzijas žurnālists saka,
liels fórums un sabraukt daudz visādi ārvalstnieku un baigi foršas lietas te darīs, un Eiropas komisija atbalsta ar savu naudu. Nu, jums jāatnāk uz Good Morning Nigeria un jāpastāst par to fórumu un tā. Es domāju, nu labi, mums taču vajag publicitāti. Ļoti labi, iesim un pastāstīsim, kā mums iet ar šo sadarbību ar vietējām organizācijām. Un mēs tā kā sarunājam 7 no rīta, brauks man pakaļ uz to viesnīcu, kurā es palieku, kurā ir tie aizkariņi. Un man atbrauc pakaļ, un tas šoferis no televīzijas jau tā ir nedaudz pārsteigts, bet jums jau tā konference tur viesnīcā, kur ir durvis. un tā, es saku, nu jā, nu mums tā ir bišķiņ tās problēmas un tā, bet nu, mēs tā kā braucam uz to televīziju, un ir tā kā 6 no rīta, tādu stundu, nu 5, es neatceros, ļoti agrs bija, bet nu bija jau karsts Lagosā, un Lagosā ir, nu, tā satiksme ir, nu, pat vēl sliktāk nekā Indijā, kur tev ir daudz dažādu transporta līdzekļu, un ne tikai transporta līdzekļi, bet arī gājēji un govis un suņi un visādi citi dzīvnieki uz tām ielām, un ka tā satiksme ir tiešām ļoti lēna. Tu brauc tos pāris kilometrus ļoti ilgā laika intervālā, un tad mēs braucam ar to mašīnu, un tur ir jābrauc tādam tiltam, tāds flyovers, kas iet tā pāri pār tādu lielu šosei, un tam tiltam tā kā, nu, nav margu. Vienkārši, nu, tā kā nav margu, bet, nu, tur ir tā kā, nu, satiksme ar kādām 3 vai 4 joslām, mašīnas brauc, kā nu viņas tur brauc, bet, nu, tam tiltam nav tās margas, un mēs braucam ar to mašīnu pāri tam tiltam uz to televīziju, un ir jau kaut kāds laiks pagājis, un kondicionieris nav tajā mašīnā, un ļoti karsts, un mums tie logi vaļā un tā, un es gribu, lai mēs vienkārši ātrāk tur tā kā nokļūstam uz to televīziju, un es varu braukt atpakaļ uz to viesnīcu un turpināt tās mūsu nodarbības. Bet tā kā apstājās tā mašīna. Un es tā kā prasu tam šoferim, nu, kas tur ir noticis, viņš saka, nu, degviela beidzās, tā gadās. Nav tās degvielas un tā. Viņš saka, nu labi, parasti es esmu tā kā pieredzi, nu, ka Indijā vismaz katram ir litra pudeli bagāžniekā ar degvielu, ko ieliet tādos gadījumos. Nu, viņam nav tā pudele ar to degvielu līdzi. Un viņš tā kā saka, nu, ka paliec tu te mašīnā, un mēs tam tiltu vidū ar to mašīnu, kur ir apstājusies, un viss tā kā cenšas braukt tur apkārt un tā. Un viņš saka, paliec tajā mašīnā, es aiziešu turpat kaut kur ir tā benzīna stacija, es paņemšu to benzīnu, atskriešu atpakaļ, ieliešu, brauksim un tā. Es saku, bet mums raidījums to viņi būs. Viņš saka, nē, viņi tur pagaidīs, viss kārtībā. Un tā, nu labi, viņš tā kā mani ieslēdz pirmām kārtām tajā mašīnā, nu, lai tā drošāk ir, jo nav Nigērija ļoti populāra ar to, ka tur ir tā zinām droši. Nu, viņš man tā kā ieslēdz tajā mašīnā, drošības dēļ aiztais arī tos logus ciet, un es tagad esmu tajā mašīnā ieslēgts, un viņš redzu, kā viņš aizskrien pār to tiltu, un tam tiltam nav tās margas, un tas man tā nedaudz tur tā nav tā omulīgi. Un es tā sēžu tajā mašīnā, un viss tā labi, un es tā skaitu, un domāju, ko es te televīzijai teikšu, bet nu paliek tā karsti. Nu tā, un tā kā es domāju, attaisīšu to logu, bet nu tur nav tā ručka, kas jārolē, lai to logu attaisītu. Nu, tai mašīnai viņa vienkārši nav vairāk. Un es tā kā nevaru to logu attaisīt, un es paskatos tur priekšā tā kā ir, es tā kā ielienu tur tai mašīnas priekšā un cenšos, bet nu man kaut kā tur nesanāk, un tas logs netaisās vaļā. Un paliek nu tā arvien karstāk, un man tā ļoti neomulīgi, un es esmu tādā skaistā zilā tādā vestē, un es novelku to vesti, un tā, un nu tā ļoti karsti tur paliek. Un es redzu, ka tie pārējie cilvēki, kas ir ārpus mašīnas, nu viņi tā kā nav īsti laimīgi ar to situāciju, ka es tā kā bloķēju to satiksmi tajā tilta vidū. Un viņi tā kā nu, tur pīpina un brauc, un tad tur tāds sastrēgums sāk veidoties, un man ir tāds stress, un man arī grūti jau sāk palikt elpot. Un tie cilvēki tur paliek arvien dusmīgāk un dusmīgāk tur laukā, un brauc ar tām mašīnām un pīpina, tad tur viens iebrauca man tajā mašīnā no aizmuguras, lai tā kā pastumtu to mašīnu tā kā nedaudz uz sānu, un tur nav tās margas tam tiltam, un man ir, nu tā paliek tā, ka es tā kā tūliņ raudāšu. Nu tā neomolīgi tiešām. Un es tā kā domāju, nu man ir jāzvana Alīnai vai Larai, man vienai citai kolēģei, bet nu man tajam telefonam nav tās Nigērijas simkartes, un man tā kā, ja es neesmu tajā viesnīcā vai neesmu tajā aktivitāšu vietā, man nav tā interneta. Un es tā kā ieslēdzu tos savus mobilos datus, bet nu tā Nigērijā tur tā kā nestrādā tik vienkārši tie mobilie dati, un nekas tur tā kā neiet, un es nevienam nevaru piezvanīt. Un man tā neomulīgi, un tad es redzu, ka tur tie vīrieši paliek arvien vairāk ap to mašīnu,
laukā, un viņi tā kā cenšas to mašīnu kaut kā tur nostumt tā bišķiņ tā kā uz vienu malu, lai tur var kaut kādu citu lielāku mašīnu pabraukt garām, un viss paliek tā tiešām ļoti, ļoti slikti. Nu, man ir tiešām tā, ka es domāju, ka tūlīt man nometīs pār to tilta malu, bet es tā kā īsti nezinu, es tā kā Dievam vēl tā kā īsti neticu, bet es tā domāju, nu varbūt ir tā kā, nezinu, jāpalūdz vai kaut kas jāpadara. Bet tie cilvēki ir reāli dusmīgi tur laukā. Viņi stumda to mašīnu, viņi tur bļauj, viņi man saka, lai es to mašīnu tā kā braucu uz priekšu. Viņi nesaprot, ka es šo mašīnu nebraucu, un man nav tās atslēgas. Un es tur kaut ko stāstu, un es rakstu savā tajā telefonā un lieku tā, un rakstu, man nav atslēgas. Es nevaru to mašīnu nekur tur iestumt uz priekšu. Un viņi tā kā tur dusmīgi, un viņi tur stumda to mašīnu, un tad es redzu, ka tas mans cilvēks nāk ar to benzīnu un skrien, un viņš redz to visus tos daudzos cilvēkus, kas ir ap to mašīnu, un viņš tāds ļoti tāds, nu arī nedaudz nobijies no tiem pārējiem cilvēkiem, kas ir tā kā dusmīgi par to viņa atstāto mašīnu, un tad viņš tā kā pienāk pie tās mašīnas, un es tā kā viņam klapēju, nu taisa vaļā, bet nu viņš tā kā izvēlās vēl kādas 10 minūtes strīdēties ar viņiem, laukā par to, ka tā nav viņa vaina, tā ir, tā tur man te rekur baltais iekšā. Un es taču viņu tā nevaru ņemt līdzi, vai, nezinu, ko viņi tur runāja. Bet tad viņš tā kā iekāpa tajā mašīnā pēc tā savu vietējā strīda un tā saka, I'm so sorry. Es tā, labi, jā, viss kārtībā. Un tad mēs aizbraucam uz to televīziju, un tad tur viss notiek, bet tā bija tāda pieredze, kur man šķita, ka es tā kā drīz vai es varētu arī nebūt. Un tad pēc tās televīzijas, es domāju, šī ir tā šodienas krīze, es domāju, šodien visam vajadzētu būt tā diezgan ok. Un tad es atbraucu atpakaļ uz to viesnīcu, un tad tā viesnīcas sieviete redz, ka es tas tā kā atbraucis atpakaļ, un viņa man tā kā skrien pakaļ tā sieviete, kas recepcijā strādā, tajā viesnīcā, kurā ir durvis, kur mums notiek tās aktivitātes. Un viņi saka, ka jūs jau te tā kā, jau 3 dienas esat tā kā vajag samaksāt par šo viesnīcu, mēs tā kā rīt vairs nedosim tās brokastis. Un mēs tā kā bijām teikuši, ka mēs tā kā samaksāsim šīs nedēļas laikā, jo mēs vēl paralēli risinājām to procesu, lai dabūtu no tās nigēriešu organizācijas atpakaļ to naudu, kas ir samaksāta par to otru organizāciju, ko viņi ir teikuši, kas ir samaksāta. Bet tā kā mums viegli negāja, un tas jau nav tā diezgan lēti, un mums tās naudas reāli nav. Un tā, bet tad tur Alīna atkal iesaistās, bet mēs tur iesaistījām visādus lielus un krutus cilvēkus, ar ko mēs tur satikāmies, visādus tur Nigērijas vietējos štatu karaļus, un vēl visu kaut ko, kas mums beigās to viesnīcu samaksāja. Mēs nekad to naudu, ko mēs bijām samaksājuši par to viesnīcu, ko mēs nedabūjām, nekad arī atpakaļ neredzējām. Bet par to viesnīcu mēs tā kā samaksājām, bet tas bija vēl pēc 2 dienām, un tad nākamajā dienā arī tās brokastis tur nebija. Un tad bija tā diezgan traki, kad mums vajadzēja mums pašiem gatavot tajās brokastīs iepriekšējās dienas kafijas pauzēs palikušās krosārnus un likt viņus tajā mūsu aktivitāšu telpā, kur mums notika tās brokastis. Un, lai tā neviens tā nepamana, ka tā kā nav tā domāts. Un tā, bet tur bija visādas tādas nepatikšanas un tā, bet mēs atrisinājām to naudas situāciju un tā, un domājam, ka tiešām viss jau tā kā visas problēmas varētu būt atrisinātas un nav vairs nekā dziļi daudz tur, nekas vairs slikts, es domāju, nevarētu tur notikt, viss jau tur bija gan slikti. Un tad mēs tā kā noslēdzam to fórumu tajā 7. dienā un pasniedzam visiem tos certifikātus, un mums tur visādi ministri ierodās vietējie un tā, un viss baigi forši, un viss laimīgi, un televīzija daudz, un viss fotografējās, un viss baigi forši. Un domājam, beidzot, viss ir tā kā beidzies, un mēs tā kā brauksim projām un nekad vairs neko šādu neorganizēsim, ar kādu kopā darīsim visu paši. Bet nav vēl viss beidzies, jo ir taču tas Lufthansa departamenta vadītājs, kas ir tāds, mēs jau zinājām, ka viņš būs tāds nekā visi citi, tādi NVO aktīvisti, ka viņš mums būs tāds īpašs, un beidzās tas fórums, un viņš tā kā ir izdomājis, ka viņš tajā Nigērijā paliks vēl 2-3 dienas, un viņš tā kā, pabraukās apkārt un apskatīs valsti, un tā, un viņš saka, ka viņš tā ir bijis, un tā, un mums tā kā ar visiem dalībniekiem bija vienošanās, ka beidzas fórums, beidzās mūsu atbildība, un par drošību un vispārējo, un jums tā kā visiem būtu jābrauc mājās, jo jums vīza ir izsniegt uz tām konkrētajām dienām, šim konkrētajam fórumam, bet viņš tā kā ļoti gribēja tā kā palikt, un tā, un mēs tā kā sakam, bet tu saproti, ka tu tā kā Nigērijā paliekot tās dienas vairāk, un ja kaut kas ar tevi notiek, tad mēs tā kā būsim par to atbildīgi, un tā.
Bet beigās mēs kaut kā vienojāmies un tā kā viņam uzticējāmies un sapratām, ka viņš tomēr te ir bijis un būs jau viss labi. Un tad izrādās pēc 3 dienām, kad mēs jau es jau tad esmu atlidojis uz Latviju, tajā laikā biju atbraucis atpakaļ uz Latviju pie savas mammas un tēta, un es saņemu zvanu no Vācijas vēstniecības Nigērijā, kur mums ir Vācijas pilsonis Nigērijā, kas ir atbraucis jūsu fórumu. Viņi tā kā, es saku, jā, mums fórums beidzies, es jau esmu Eiropā un tā. Un saka, jā, bet jūs tā kā esat atbildīgi par šo cilvēku un tā, un viņš tā kā ir pie mums atnācis sūdzēties. Un es domāju, ka Dievs, mums tā viesnīca un tās brokastis tur nebija un viss tā, un es domāju, slikti, jā, ko viņš teikt gribēs, lai mēs to 1200 eiro viņam samaksājam atpakaļ par to dalību, labi, samaksāsim, bet viņi tā kā sāk stāstīt, ka viņš esot izīrējis mašīnu un pats braucis, un Nigērijā ir tā, ka, ja tu esi lielpilsētā, Lagosā, tur tā īsti, visdrošāk tomēr vienmēr ir pārvietoties kopā ar kādu vietējo. Jo tur arī katru reizi, kad tu aizēji uz bankomātu un izņem 50 eiro, tad tev vajag, tā kā koferi. Un tad tur ir daudz cilvēku, kas gribētu to pašu, kas tev ir. Un viņš tā kā ir izīrējis to mašīnu, un mēs domājam, labi, izīrējis mašīnu un tā, un viņam nesot pirksta, un mēs esam par to atbildīgi. Kā nav pirksta? Kur ir kāds pirksts? Un tad es saku, atsūtiet lūdzu e-pastā. Un tad, ka pa telefonu es nevēlos vairs šīs Nigērijas pieredzes dzirdēt. Man ir pieticis ar tām 7 dienām no fóruma un papildus 5 dienām to visu risinot. Pirms tam es labāk izlasīšu pēc nedēļas, kas tur ir problēma. Un viņi atsūta e-pastā to viņa kaut kādu sarakstījumu vācu valodā, un viņi ir iztulkojuši viņu arī angliski mums, ka viņš esot izīrējis mašīnu, braucis ar to mašīnu, mašīnai nav bijis kondicionieris, viņš ir braucis ar atvērtu logu un turējis savu, kā tāds mačo Lufthansa vīrietis, ārā savu vienu roku pie spoguļa, tā ārpusē mašīnu, un ar otru tā kā stūrējis. Tā. Un krustojumā, kad viņš ir apstājies pie sarkanās gaismas, tad cits cilvēks ir tā kā ar kaut kādu instrumentu nogriezis viņam pirkstu un paņēmis to laulības gredzenu, kas ir tā kā nokritis, un to pirkstu tur atstājis. Un tas viss tajā vēstulē tur ir aprakstīts, un tas pirksts tur beigās ir tā kā, viss ar to pirkstu ir kārtībā, tas pirksts tur ir piešūts, un tā laulības gredzena nav, bet viņš tā kā tagad ir sūdzējies tai vēstniecībai, un vēstniecība tagad tā kā ir ierosinājusi to procesu Nigērijā, lai atrastu to cilvēku, sodītu, tur saņemtu to naudu atpakaļ tā un šitā, bet mēs tiekam saukti pie tādas papildu atbildības, jo mums ir vienošanās, ka mēs par šiem cilvēkiem viņu Nigērijas laikā tā kā atbildam. Un nodrošinām viņu drošību, jo viņi ir samaksājuši par to drošības nodrošināšanu un visu pārējo. Un mēs tā kā sakam, tas tā kā fóruma laikā. Es saku, jā, bet jums tajā vēstulē tā nav teikts. Jūs esat teikuši Nigērijas laikā. Mēs tā kā, muļķi domājam, ka cilvēki brauks mājās, tad, kad tas viss beigsies. Bet šis cilvēks izvēlējās arī tur palikt nedaudz ilgāk. Un tad mēs nedaudz tur tā visi aizgāja tik tālu, ka tur bija tiesvedība. Bet beigās mēs tā kā tikām atzīti par vainīgiem tā organizācija, un mums arī vajadzēja piedalīties tā gredzenas summas atmaksāšanā tam Lufthansa departamentu vadītājam, kurš vēl joprojām ir mans Facebook draugs. Un tā, bet mēs to izdarījām. Pabeidzām pagājušajā gadā samaksāt par to gredzenu no 18. gada. Bet tagad tā visa tā pieredze ir tā kā beigusies. Jā, un ko es no tā visa tā esmu iemācījies, ka vienkārši tā dzīve tā notiek. un ja pēc tām 15 dienām Nigērijā mēs tā domājam, vairāk nekad, un šobrīd mēs tā kā, starp citu, esam nodibinājuši labu sadarbību ar Gētas institūtu Etiopijā, kur mēs kā domājam, vajadzētu tādu krediblāku vietēju organizāciju. Un mēs atradām to Gētas institūtu, un tagad mēs plānojam, ka mēs varētu nākamajā gadā, mēs vēl tagad studējam tos datumus,
Bet mēs turpināsim Changemakers Room organizēt un aicināsim Eiropas NVO aktīvistus un visādus sociālos uzņēmējus un cilvēks no Indijas un dažādām Āfrikas valstīm nākamgad uz Etiopiju. Tālāk, bet tas ir viss. Mīļie draugi, nepazaudējiet savus pirkstus, un ja pazaudējiet, cenšties vismaz tos vienmēr atrast, lai tos varētu piešūt. Paldies tev, Mika, izstāstīji stāstu un sekojiet Mikam sociālajos tīklos. Runājot par sociālajiem tīkliem, arī mūsu nākamā stāstniece Daina Zēna ir gana populāra sociālajos tīklos, ir īpaši TikTokā. Viņai ir, paskatīšos tūlītās, cik tad viņai ir to sekotāju, un sekotāji Dainai Zēnai ir 28,2. Viņai ir ārkārtīgi daudz skatījumu dažādiem TikTok video, un tas, ko Daina Zēna dara, viņa izaicina sevi darīt dažādas lietas. Kāpēc viņa to dara? Tas ir liels jautājums, bet es ceru, ka varbūt noklausoties šo viņas stāstu, jūs apmēram sapratīsiet, kāpēc tad Daina Zēna izaicina sevi, pārkāp pats savas robežas un dara lietas, kas rada diskomfortu. Dāmas un cilvēki, Daina Zēnas stāsts, izaicinājums. Bet es jums šodien pastāstīšu citus apkaunojošus stāstus. Kā es cīnījos ar kaunu? Vispār man pēdējā apkaunojošā pieredze bija pagājušajā nedēļā Rundāls pilī, dārzā, Simfoneta Rīga koncerts, 4 gada laiki, vakarkleita, rotas lietas. Kā jau visiem gribās nofočēties skaisti instagramīgas bildes ielikt. Un ko dara Daina? Stāvot uz vietas vienkārši nogāžās uz dibena. Tā bija mana apkaunojošā pieredze pēdējā. Bet par ko es pastāstīšu par savu dzimšanas dienas gājienu cīņā ar savu kaunu. Man dzimšanas diena ir 28. maijā. Un šajā gadā es izdomāju doties šajā jaukajā piedzīvojumā un ierakstīju jau no paša rīta savā Facebookā postu, ieliku kūciņu no iepriekšējām dzimšanas dienām, ka šodien ir man dzimšanas diena, šodien es dodos piedzīvojumā, cīņā ar kaunu, došos 3 dienas pa Latviju, bez naudas, ar stopiem, bez sarunātām naktsmājām, ne jau kaut kur kādā nostūrī vai mežā vai hamokā vai teltī, bet doma ir paprasīt cilvēkiem, lai kāds man izmitina. Turklāt es arī vēl ieminējos tajā savā postā, ka mēģināšu tikt pie kūkas. Un tā es devos savā dzimšanas dienas stopēšanas maršrutā. Es biju izdomājis, ka es došos uz Valmieru. Nezinu, kāpēc, es pat dzīvoju Ogrē. Un pusdienas laiks. Protams, es neesmu stopējis gadus 20 no studentu laikiem. Apstājos, uz tā turu to roku un jau pirmā doma garām, nē, jāiet mājās, nē, šis nedara. Bet, zinot sevi, kad man es biju izlēmusi, ka es to izdarīšu, tad es to izdarīšu tā, kā es esmu ieplānojusi. Pastāvēja minūtes 10. Apstājās pirmais šoferis. Viņš man aizveda līdz Tīnūžu aplim. Tas ir minūšu 7 brauciens. Un tālāk es arī negribēju. Es gribēju tieši līdz turienei, jo līdz Valmierai viņš visdrīzāk nebrauks, brauks uz Rīgu, kā jau viss. Un mana pirmā saskaršanās ar kaunu, tas bija savu somu nolikus priekšā, jo aizmugurē tur bērnu sēdeklīši un tā tālāk. Un es tā, mēģinu atsprādzēties. Un tad es atcerējos, es taču neesmu šoferis, otrā pusē. Tā bija mana pirmā saskaršanās. Tālāk es nezinu, kur no jums zina, Tīnūžos ir tāds veikaliņš. Un tad es domāju, es varētu aiziet uz to veikaliņu, vēl nezinot ko, bet man vajag ēdienu. Ēdiens man līdzi nav, man ir tikai puslitrs ūdens, jo man tā tad vajadzīgs ir ūdens, tas ir pats primārais. Un domāju, kaut ko to veikaliņu varētu sadomāt. Un aizēju līdz tam veikaliņam, skatos, tur ir kolas pudele. Kola ir līdz pusē pilna. To jau es gluži nedzeršu. Vēl jau tā kā nav tik slikti, bet pat 10 centiem vēl kaut kas varētu sanākt. Tālāk skatos, ir arī alus pudele, bet tā bija tukša. Es izlaidu to koliņu ārā, tā tad es tā parēķinu tur arī tā kā uzlīmīt, ka tas ir depozīta punkts, kad es kaut ko varu dabūt.
Šobrīd, man liekas, mēs lielākā daļa nododam depozītā pudeles, bet gadus divus atpakaļ tas varbūt bija tāds mazliet tāds apkaunojoši, iet tur nodot pudeles, nē, nu mēs viņus samtīsim šķirošanas konteinerā un miers. Bet es ieju veikalā, tā kā skatos, tur nekā sveram nav, izņemot augļus un dārzeņus. Un tur, protams, nav arī tāda taromāta, tur jāsadraudzējās ar pārdevējām, un es tā kā saku, nu, kaut ko vajadzētu ēdam, bet man tikai pudeles. Un stāv pie tiem dārziņiem, man ļoti garšo banāni. Nosvēr to vienu banānu, 26 centi. Nesanāk. Es eju meklēt mazāku banānu. Tad es atradu mazāku, kurš maksāja 22 centus. Un tā pārdevēja apžēlojās. Viņa teica, nu labi, ņemiet to banānu, Dievs ar jums. Tālāk es dodos tajā Valmieras virzienā. Arī ilgi nestāv aptur kāds vīrs. Un es viņam sāku stāstīt par savu šīs dienas pasākumu, ka es dodos tur ceļojumā. Man šodien ir dzimšanas dienas vienīgs notikums, izdomāju sev izklaidēt un tā. Viņš saka, man liekas, ka es tev esmu redzējis TikTokā, kad tu tur liec kaut kādas video par izaicinājumu. Es saku, nu jā. Un kaut ko mēs tur parunājam par šo un to. Un tagad viņš saka, ka viņam vajag iebraukt veikalā pēc ūdens. Viņš piestās. Un tas bija tas moments, ūdens man bija pats svarīgākais, ko man vajadzēja dabūt. Un viņam varēja paprasīt, viņš man bija atpazinis un tā, un taču, nu, cik tad tur ūdeni paprasīt? Nē, to es neizdarīju. Es nepaprasīju viņam ūdeni, jo man taču ūdens rezerves vēl bija, es vēl neko nebiju nodzēris. Bet šoferīts bija tik labs, viņš bija uzķēris man domu, ka man nekā nav. Viņš man nopirka ūdeni puslitriņu un Rafaelo kastīti dzimšanas dienā. Tad es domāju, tad šodien veselībai nebūs bīstami. Ūdens man ir, konfektēm es paēdīšu, tad viss kārtībā, dodos uz Valmieru. Valmierā. Tiekos līdz Valmierai, un tur izrādās, skatos, ir hokejs, leģendārais mačs par bronzu. Nu, man taču jāapskatās. Eju līdz turienē, un es izdomāju, kad jāaiziet uz toleti. Ieju Valleta, laikam tirzniecības centrs, šķērsoju labirintus, aizēju līdz toletei, bāc, 20 centus vajag. Naudiņas tev man nav, es pat nevaru pačurāt. Neko. Beigās es atradu, kur varēju tāpat aiziet, pat cik tas bija publisks pasākums, un es tagad noskatos to hokeju. Man jāsaka, es neko no hokeja neatceros, tikai to, ka mūsēja vinēja, jo es visu laiku domāju par to, ka man ir jāatrod naktsmājas. Ir pēcpusdiena jau 5, 6, 7, es vairs neatceros, cik bija pulkstens, bet tā doma bija atrast naktsmājas, un es biju izlēmusi, ka tās naktsmājas atradīšu staigājot pa privātmājām, jo es uzskatu, ka tur ir atvērtāki cilvēki, draudzīgāki, un es noteikti tur dabūšu naktsmājas. Tā kā hokeja rezultātus zinu, neko neatceros, bet, lai saņemtos šim visam pasākumam, es tā sāku jau klīst un skatos, tur tāds koncertiņš ir džezīgs. Nu, apmēram 2 reiz vairāk cilvēku kā šeit. Labi, pasēdēšu, paskatīšos koncertu, iekarinu savu hamuku šūpuļtīklā, šūpojos, klausos koncertu. Tik skaisti, un tad es iedomājos, kā tas būtu, ja es uzkāptu uz tās skatuves un paprasītu visiem tiem 100 cilvēkiem, kurš man varētu iedot naktsmājas. No tā brīža man tā doma vairs nelika mieru. Tas bija skaidrs, tas būtu daudz vienkāršāk uzrunāt 100 cilvēkus, nekā staigāt un meklēt cilvēkus pa privātmājām. Tā tad es aizēju. Paprasu tur skatītājiem, kurš te to visu organizē, un es tieku pie skaņotāja vai kaut kāda tam līdzīga vīrieša. Es viņam 2 minūtēs izstāstu, ko es no viņa gribu. Drīzāk vienā. Viņš tā pasmīt. Nu, jautā tai tur meitenei. Nu, es aizēju arī viņai izstāst. Viņa tā, nu labi. Tā kā varētu, bet tikai pagaidīsim, koncerts beigsies, paņems mikrofonu, tikai jāsagaida, kad viņi nokāps no skatuves visi un uz skatuves nekāp. Nu, labi, es gaidu. Nu, varbūt 20 minūtes, pusstundu gaidu. Ar trīcošu sirdi, kā es tikšu pie tām naktsmājām, vai man izdosies vai nē. Un es redzu, tas skaņotājs, viņš tā viltīgi uz mani skatījās. Nu, tev izies tveikā tev cauri vai nē? Tā likās, nē, es to pierādīšu, ka man sanāks. Nu, labi, koncertiņš beidzās, un tie mūziķi, diemžēl, neiet no tās skatuves tik ātri nost. Tas skatītāji jau visi, beidzās, visi iet prom. Un es tad beigās ar galvas mājienu man tiek ziņots, ka es varu iet. Es paņemu to mikrofonu un saku, gaidiet. Neiet prom, lūdzu, neiet, man jums kaut kas sakāms.
Un kaut kāda daļa apstājās, kaut kāda uzmet tādu šaubīgu skatienu un iet projām. Nu, kā jau cilvēku, ko viņi zina, kas tur ko grib. Un tad es viņiem stāstu. Man šodien dzimšanas diena. Nu, tas tā kā pievērš cilvēkiem uzmanību, taču svētki. Un tad es saku, pagājušajā gadā, un aizpagājušajā gadā es svinu savu dzimšanas dienu īpaši. Pirms 2 gadiem es izlēmu sev tādu izaicinājumu, nopirkt kūciņu un apstaigāt mājas ar savu kūku rokās un mēģināt tikt pie kāda iekšā, kurš man uzaicinās uz kafiju. Man tas aizņēma pusstundu, un es tiku pie kādas dāmas, kas man iedeva kafiju. Pēc tam, pagājušajā gadā, es izdomāju, man vajag sarežģītāk, kad es iešu un prasīšu kādam naktsmājas. Un pagājušajā gadā es tiku pirmajās mājās, kuras prasīju, man bija kūciņa, balzāmiņš, tur viss smuki, tur svētki, parādīja savu dokumentu ar savu dzimšanas dienu. Laipni gaidīti, nosvinēju savu dzimšanas dienu. Un tagad es viņiem saku, tiem klausītājiem, bet šogad ir mans ceļojums bez naudas. Es gribu jūs aicināt, man ir piedzīvojums, vai kāds man var iedot naktsmājas. Tāds klusums arī bija tur. Un es saku, tiešām neviens. Un tad pēkšņi tāda viena rociņa tā pacēlās tā negribīgi, un es tā, jā, aizskrēju klāt, apķēros ap kaklu sievietei, bet viņi bija 4 ieradušies, un to roku bija pacēlis kungs. Viņš tā kā baigi gudri bija izdomājis, pats viņš neuzņems mani, bet savai kolēģei, lai tiek, jo viņa bija minējusies, ka viņa tā kā varētu. Nu, lūk, un es tiku Valmierā pie Daces, pie skolotājas, uz viņas privātu māju. Mēs devāmies mazliet ar kājām, mazliet ar mašīnu. Un tāda patīkama ķiķināšana. Cik interesanti, kā jau dāmas tur forši. Aizbraucam, viņa saka, bet nav jau nekā garšīga, taču svētki ir. Ejam uz veikalu. Man jau naudiņas nav. Es ejam uz veikalu, un tad es sajūtos kā bērns, kurš staigā pa veikalu ar savu mammu. Mamma saka, ko tu gribi? Bet, ja es būtu bērns, es droši vien teiktu šito, bet es tā kā esmu pieaugušais un man ir kauns, un es nesaku, ko es īsti gribu. Nu, labi, kaut ko mēs tur šo to nopirkam, un skaidrs, kad taisīsim arī to dzimšanas dienas kūku. Un Dace man uztaisīja dzimšanas dienas kūku. Un uzaicinājām arī uz svinībām tos 2 cilvēkus, kas bija tajā pasaukumā kopā ar mums pie skatuves, un atzīmējām savu svētkus arī ar pastaigu pa Valmieru. Un nākamā diena sākās, vēl 2 dienas man ir padomā. Brokasts man iedod, ūdentiņš man ir, puslitrs, kā iepriekš. Nē, sameloju, man bija vairāk ūdens. Un es nevaru izdomāt, kurien doties, vai uz Latgali, pārbaudīt latgaļu viesmīlīgi vai Salcgrīvu. Liecos par labu Latgalē, bet no Valmieras līdz Latgalē ir salīdzinoši sarežģīti tikt. Bet, nu, protams, ar stopiem. Valmierā, ejot garām Liepkalnu maizes ceptuvei, tad es jau paliku mazliet tāda nekaunīgāka. Man, protams, ēdiena atkal nav. Es izdomāju, kāds būtu, ja es iet maizes ceptuvē un paprasītu, vai jums nav kaut kas bez maksas? Nu tā, jau mazliet tāda nekaunība parādījusies, man es ieju. Es tā prasu, jums varbūt ir kaut kas tur bez maksas. Viņa tā, nu nē, mēs ļoti efektīvi strādājam, mums tur viss ir kā kārtībā, mums nekā tur nav un nekā nocenot un tā. Un es tā jau pa starpē sāku ieminēties, es ceļoju bez naudas un tā, un man tur plāns apceļot Latviju un bez naudas un tā tālāk. O, cik interesanti! Kā es jums varētu palīdzēt? Es saku, nu varbūt kaut ko no sevis jūs varat. Nu, viņa man iedeva vienu buļļonu pīrādziņu, un viņa teica, es ceru, ka pietiks. Bet, nu, es domāju, jums visiem skaidrs, ka ar vienu buļļonu pīrādziņu visu dienu cilvēks nē, nu iztikt jau var nenomirst, bet nu tā. Es, protams, biju ļoti pateicīga, un es dodos tālāk. Un sākotnēji jau pašā sākumā es zināju, ka lielākais mans spēks būs šoferi, jo viņi ir tikuši manās lamatās mazajā mašīnā, kuras viņas var apstrādāt un no viņiem dabūt visu, ko man vajag. Un dodoties uz to Latgali ar vairākām mašīnām, viena no tām bija jau pulkstens, bija kādi 3, jau vēst gribās. Tas pīrādziņš vēl nav apēsts, bet, nu, pēcpusdienā es gribās, un es tā iekāpju mašīnā, šoferītim daudz konfekšu papīri, un es viņam prasu jau, vai jums kaut kas garšīgs nav?
cik tur te konfekšu papīri bija? Viņš teica, nē, nekā viņam nav garšīgs, bērni visi apēduši, nekā nav, bet mēs varam iebraukt veikalā. Es gan neatceros, vai es viņam pirms tam paspēju izstāstīt par savu ceļojumu plānu. Manuprāt, jā, mēs iebraucām veikalā, viņš man nopirka lielo fāzdaru šokolādi, tur Oreo cepums un limonādi. Limonādes nepaņēmu, jo smagums, bet es biju tikus pie kaudzes ar saldumiem, atkal visai dienai ēdienas ir. Mazliet iekodu šokolādi, devos tālāk. Nākamais šoferis, arī tās ceļš, arī viņam savu ceļojumu bez naudas. Man jau tur klasika, es jau biju iemācījusies kā pantiņu, pievērst uzmanības, dodamies tālāk. Aizbraucam līdz Madomanai, viņš saka, es aizvedīšu tev paēst. Bet par nelaimi tas bija 29. maijs, kad bija tā brīvdiena, tā kafejnīca, kur viņš bija izvēlējies, tā bija cieta. Viņš saka, rekur man maisiņā ir pārtika, vari kaut ko paņemt, ko tu gribi. Es tad paņēmu pusmaizes kukulīti un desiņu, un bija tagad arī kaut kas sāļš. Un viņš man vēl paprasīja, varbūt naudiņu iedot. Es domāju, tik nekaunīgi es jau neesmu, un naudiņas nepaņēmu. Bet dodoties tālāk, Madonā es domāju, man vajag pieturēt mazā tādā pieturas punktā, apsēsties, atpūsties no tā ceļojuma, arī paēst. Baznīca. Baznīcā var pārbaudīt savu kaunu. Var. Es tur tā paveru durvis, skatos, tur celtnieki kaut ko remontē. Labi, es aizēju tur pļaviņā, noguļos, tur apēdīšu kaut ko laimīgu. Tad es izdomāju, kafiju, pēcpusdienas kafiju, svētlaime pie šokolādes. Aizēju pie celtniekiem, es viņiem prasu, kā jums te iet, un tur veiksmi darbā, un lā. Varbūt jums ir kafija? Nav kafija. Varbūt jums ir mašīna, varētu aizbraukt pakaļ. Nē, mums nav arī mašīnas. Labi, nav. Es jau taču gāju, es jau zināju, visdrīzāk pie tās kafijas netikšu, bet tomēr. Izēju ārā, apsēžos atkal. Piebrauc mašīnu ar 3 cilvēkiem, 1 kungs un 2 dāmas. Arī apsveicinos, tur tā. Visi tur smuki pieklājīgi. Es tur tikko biju, gribēju kafiju. Nē, nācies, kafiju uztaisīšu. Ieicināju mani aizskatuvē. Mazā telpiņā, izvilka ārā tur tādu kafiju, šitādu kafiju, ūdentiņu, pieniņš, sausais pieniņš. Tāds cepumiņi šitādi, uzklāja man galdu. Es biju pēdusi. Vai man bija kauns? Bija tikai jāpajautā, vai jums ir kafija? Un es tiku pie kafijas ne tikai sev, bet arī tiem 2 celtniekiem, kas strādāja, jo viņi arī nāca pasēdēt, un viņi tā laipni atbildēja, ka, lai tie celtnieki nāk, kad viņiem vajag, lai viņi tik nāk to kafiju, tur taisa, tur viss kaut kas ir. Tā kā es biju arī izglābus viņus no enerģijas, bet man grūti pateikt, kur tie cilvēki pēkšņi 3 parādījās, jo viņi neko tur nedarīja, viņi tikai atnāca, iedeva man kafiju un aizgāja. Nezinu, tas laikam tā kā no augšas bija lemts man dabūt kafiju tajā brīdī. Lūk, un es jau biju Madonā, kas ir diezgan tuvu Latgalei. Brauc tālāk kāds šoferis man savukārt, es viņam arī stāstu savu stāstu, ko viņš man interesanti atbildēja, laižot ārā. Nē, viss būs labi. Viņš gribēja piedāvāt, ja es neko neatrodu, tad viņš būs labi. Savukārt pēdējais šoferis līdz Latgalei arī izstāstu viņam, kas man jau ir dabūts, ko jau es esmu sadabūjusi no šoferiem un tā, ka es badā nenomiršu un viss kaut kas man ir. Viņš saka, man ir tikai čips un alkohols. Es redzu čampanieti. Man mamma mācīja kādreiz, ja dod, tad ņem. Tad es domāju, varbūt tas tāds skaists žests būs vai kaut kāds žests ierodoties uz svešām mājām. Man būs kaut kāds siemkukuls, kas man ir neapēsts un vēl alkohola pudeli. Labi, ņemšu alkoholu. Tiku pie šampanieša. Viļānos. Un tā tad man ir galamērķis tagad staigāt pa Viļāniem. Es kaut kā nebiju iedomājusies, ka Viļāni ir diezgan krievalodīga sabiedrība, bet sākotnēji es iegāju veikalā un pajautāju pārdevējai, kuri šeit ir laipnākie cilvēki. Tā, jāizspiego taču vietējai. Viņa teica, ka visi šeit ir laipni. Ka nevar viņi neko izcelt, un es, protams, izstāstīju, ko es tur īsti gribu. Viņi saka, jūs varat pie manis palikt. Bet es līdz 10 strādāju. Pulkstenis bija kaut kādi 6, 7, un es tā domāju, vajag ilgi jāgaida, ko es tad gaidīšu, un tad iešu pastaigāšu pa tiem Viļāniem. Un tikko es līdz Viļāniem staigāju pa mājām. Pirmā laikam mana tāda šoka stāvoklis neliels tāds bija, kad es tiku pie tāda onkulīša ļoti veca.
kurš nesaprata latviski nevienu vārdu. Turklāt viņš bija puskurls un Kurnavels manu lauzīto valodu. Viņš nesaprata un es viņam pat lāga neizstāstīju, ko es gribu, novēlēju jauku dienu. Un tas viss beidzās. Un tā, mājā numur 5 trāpījās man dāma, kura man teica, es tā no viena pie otra teicu, kur tie laipnākie cilvēki, lai man aizsūta to māju. Un viņa man saka, ka es jums varētu uzsaukt viesnīcu, bet pie manis nepalikt. Bet, es arī tik nekaunīgi nebiju. Es pat nezinu, kur. Bija Viļānos, tur arī viesnīca jāpa ceļam, bet viņa man norādījusi kādu privātu māju, lai es eju tur. Tur ir daudz bērnu, liela ģimene. Tur būs. Turpat blakus. Aizeju. Vīrs, sieva, bērni. Pastāstu. Ļoti īsi un viņi tā. Labi. Var. Māri, kur tur? Kas? Viss tur saorganizē, kur tur gulēs. Tā sieva saka, viņi ies nūjot. Viņa tā bija ieplānojusi, atstāja tos bērnus mazos un aizgāja nūjot. Un es domāju, ja es būtu atnākusi minūtes 10 vēlāk, sieva būtu prom nūjojot, vai kā tas tagad būtu, ka es atnāku, prasu naktsmājas, un viņa tagad atnāk no sava gājiena, tur Māris kopā ar kaut kādu tur meiteni ceļotāju. Man ļoti noveicās. Bet man paveicās arī ar to, ka cilvēki nodarbojās ar couchsurfingu un viņiem svešu cilvēku izmitināšanu savās mājās vai viesošanās citās ģimenēs nesagādā nekādu mulsumu, tāpēc man tika iedotas naktsmājas pie kuplas ģimenes, pie 5 bērniem. Un viena no tām meitnēm bija ļoti, ļoti ziņkārīga. Viņa man uzdeva visu, kur es dzīvoju, vai man ir vīrs, vai man ir bērni, cik gadi, kāds kaķis, cik liels dzīvoklis. Viņa bija vislielākā runātāja, un vienā brīdī viņa man paprasīja, kāpēc tu to dari? Es jums varu izstāstīt, kāpēc es šo savu piedzīvojumu darīju, bet 9 gadus vecam bērnam man bija ļoti grūti atbildēt, un teica arī sajūta to mulsumu, es gan nezinu, ko viņš ir izstāstījis tagad meitenei. Bet tā es pārnakšņoju, viss bija kārtībā un devos savā pēdējās dienas izaicinājumā, un es sapratu, ka no šoferīšiem es varu dabūt, man tagad ir ceļš līdz mājām, tas ir pārāk garlaicīgi, man vajag kaut ko interesantu. Un atpūtos, parunājos ar sevi un izdomāju, ka es tagad varētu aizbraukt līdz Jēkabpilī, pastaigāt pa vietām dažādām, apmaiņā pret darbu, dabūt ēdienu, dzērienu, uzlādēt telefonu, ūdeni, tas, ko man vajag. Un pirmais, kur es eju Jēkabpilī, es eju frizētavā, es kā pat friziera, man taču kolēģi jāaiziet, un tur meitenes man arī atpazina, Daina, nē, mēs to darbu nevaram iedot, mums te nav tagad klientu pierakstīt, un mēs tur savas lietas, bet mēs to banānu varam iedot, ja tu gribi ēst. Un es teicu, nē, man pret darbu apmaiņā, jo es taču biju nobriedusi. Es to vēl negribējās tajā laikā. Tā es staigāju pa Jēkabpili, vairākās vietās biju iegājusi, man tur kāds piedāvāja tur banānu. Vienā kafejnīcā, restorānā, nezinu, kā viņi nosaukt, man piedāvāja, ka mēs to tāpat varam uztaisīt ēst, iedot pacienāt ar suši. Es arī viesmīlīgi atteicos no šī. Un vienā gan alkohola veikalā man tādas pārdevējas, tādas, pusmūžā, vairāk. Viņas teica, mēs paši no mājām ņemam līdz ēdienu. Viņas nekādas darbu nevarēja atrast, un viņām bija žēl, kas viņām ir. Bet viss kārtībā, cilvēkus es mazliet pārsteidzu ar savu iznācienu. Un kur tad es nopelnīju savu ēdienu? Es tiku līdz 3 draugu picerijai Jēkabpilī. Es tur iegāju, tur vienīga picas cepēja, pārdevēja un viss pārējais komplektā. Apkalpoja kādu dāmu. Un es tikmēr, kamēr viņa tur runāja, es izdomāju, ko es te varētu darīt. Picas kastītes varētu salocīt. Es taču to varētu. Un tā es arī viņai jautāju, kad es tur ceļoju bez naudas un man tagad vajadzētu darbu un es gribētu apmaiņā kaut ko ēdamu. Ko jūs gribētu? Es saku, man vienalga kaut ko ēdamu. Es saku, jums te kastītes ir, es varētu salocīt kastītes. Tā labi. Tā es tur locīju kastītes. 40 laikam. Parunājos ar pārdevēju sauc Zane. Tikko es pie vienas picas, laikam kāda 30 centimetra, nav ne maziņa, ne liela, bet tā bija īstenībā ļoti liela vērtība. Es domāju, kur lai es viņu tagad pādu, jo, protams, ir jau pēcpusdienā, es gribās, un es skatos, tur varētu uz šitais te. Sporta laukums ir skola, aizēju pie skolas, stadiona zālītē, smuki pasēdēšu, apēdīšu picu. Skatos, tur jaunieši 2 sporto kaut ko.
bumbu dzenā, un es viņiem prasu, es negribu picu. Man vajag ūdeni, vai man vajag tikt ārpus pilsētas, varbūt tās jūs man varat aizvest. Mazums jaunieši varbūt ir ar mašīnu, jo es tālāk biju nobriedusi stopēt mājās, bet es esmu pilsētas centrā, un kurš tad grib tādus gabalus staigāt? Bet viņi saka, labi, ūdeni var. Viņi aizgāja, čalis viens atnesa man uzpildīja ūdeni, man bija ūdensmaiss, un es tiku pie ūdens. Vienu picas gabaliņu mazo uz abiem diviem viņi paņēma ļoti piesardzīgi. Tālāk ejot ārā no tās teritorijas, es biju pirms tam pamanījis, ka viena sieviete izgāja ārā, un viņa tagad nāk atpakaļ. Un es viņai prasu, jūs esat ar mašīnu? Man nekaunības ir jau gana, kauna nav necik. Viņa saka, nē. Es saku, es jums varbūt varētu picu, jūs varētu kaut kā palīdzēt, man vajag tikt ārpus pilsētas. Un viņa tā, hops, kāpēc 50 centus? Tur ir autobus. Un es nepaspēju viņai to picu iedot, viņa tā kā pateica, ka viņa picis nēd un aizskrēja projām. Tā es tiku vēl pie 50 centiem, tā kā tas ir pusā. Man ir daudz picas, puse, 50 centi, man jātiek ārpus pilsētas, un es ņemot vērā savu neapķērību telpā, orientēšanās spējas man ir diezgan trūcīgas. Man vajag uzlādēt telefonu, viņš tur tāds. Es daudz ko filmēju un tā. Un kur es iešu? Un es izdomāju, ka, otrais mēģinājums tikt frizētavā. Un es ieju, tur frizierīt strādā, un es tur saku, kad man vajag tur frizieri, es gribētu dabūt darbu, kaut kādu varbūt, man vajag uzlādēt telefonu. Viņi saka, nē, tā lādēt. Es saku, nē, man tur citi plāni, es tur gribu nopelnīt un tā kā godīgi, lai viss būtu. Un tad viņi saka, nē, man tūlīt būs klients. Es saku, labi, es sagaidīšu uz klientu. Tas taču ir tāds, godpilns, tā kā, nezinu, cēls darbs, sagaidīt klientu pareizi. Un tieši nāk tā klientis, viņa tā, tur dienu, tā kā ar saviem klientiem, lūdzu, tur sēžaties, un tā, es jums varu picu pacienāt. Un, neko, es jau biju uzlikusi lādēt laikam to telefonu. Un, kamēr viņš lādējās, un pusstundiņu tā kā jāgaida ir. Un klienti man sēž blakus, un es viņai sāku stāstīt savu ceļojumu stāstu. Un viņa ar ļoti, ļoti interesi lielu klausījās, kā man ir gājis. Viņai bija jāgaida 10-15 minūtes savu meistaru. Un man tiešām bija tāda sajūta, ka es esmu godam nopelnījusi to elektrību, jo klients bija sagaidīts, kārtīgi izklaidēts, pacienāts ar picu. Kafijas gan nemācēju uztaisīt, jo likās tur, es nejautāju, bet pēc mirkļa man tā frizierī piedāvāja kafiju, tāpēc gaidot to savu lādējumu aparātu, tikko es arī pie kafijas. Pēc tam es domāju, ka laikam man vajadzēja vēl to savu noslēdzošo pārbaudījumu kaut kur Jēkabpilī tik pie kafijas, bet es jau biju tikus un biju padzērusi, labi, viss jau pēcpusdienu sagurums jau tāds manāms. Un es devos prom. Savus 50 centus es neiztērēju autobusam, jo es neiztērēju, tas bija pārāk sarežģīti, lai es tiktu. Es izlēmu, ka man būs vieglāk aiziet ar kājām līdz vietai, kuras varētu stopēt. Un tāda svinīga, padarīta laba darba sajūta, kad visas dodos mājās, pēdējās pieturas un pēdējie šoferi. Un laikam jau arī nekā tur tāda iespaidīga nebija ar šoferiem, jo viņiem neko ēst nevajadzēja prasīt, nekos man viss bija. Vienīgais, ko viens šoferis man paprasīja, vai es esmu brīva, vai viņš gribēja ar manīm iepazīties. Bet tā kā viņš man īsti nebija manā gaumē, tad es teicu, ka nē. Un es tiku līdz ķegumam, izkarināju savu hamuku, atpūtos priecīga par savu ceļojumu. Man tiešām bija tāda sajūta, ka es šajā ceļojumā esmu ļoti daudz sevi iepazinusi, neesmu iztērējis necik naudas, esmu apskatījusi mazliet Latvijas, bet lielākais iegūms bija sev, tikt ar savu kaunu galā. Kā jau jūs pamanījāt, es to arī tiku. Un es jums varu novēlēt, tad jūs varat uzvilkt to skaisto kleitu ar rotaslietām un apgāzties Rundāles pilī vai dārzā, vai arī doties ceļojumā un uzvarēt savu kaunu. Paldies! No ko mūsu trešais stāsts nāk no Ralfa Draunieka. Daudzi zina viņu kā žurnālistu, daudzi zina viņu kā cilvēku, kas strādā Labietī. Starp citu, mums ļoti patīk labiešu alus.
Un, ja gadījumā kāds no labieša, es nezinu, piemēram, Ralfs Draunieks tas pats, vēlētos atsūtīt mums kasti ar alu uz mūsu podkāstu Muša biroju, kas atrodas manā virtuvē, kāpēc gan nē? Ja? Vienkārši lūdzu Ralfu rakstu uz podkastmuša@gmail.com un vienosimies par piegādi. Bet kamēr mēs sapņojam par labieša alu, jūs varat ne tikai arī sapņot par labieša alu, bet arī noklausīties Ralfa Draunieka stāstu Mēneša darbinieks. Man mazliet varbūt ir grūti to stāstīt, tāpēc, ka es paralēli dzīvojot šo stāstu arī to pierakstīju, un man visu laiku liekas, ka man ir jāstāsta tā, kā es pierakstīju, tāpēc man ir kaut kā bišķi grūti no tā atiet, bet es mēģināšu atiet un nedomāt par to, ko es rakstīju, bet vienkārši stāstīšu, kā man sanāk. Tātad Māja pirmīt stāstīja par to, ka bija tā krīze, savukārt es krīzi biju palaidis garām, es biju pārāk jauns un es ziņas nelasīju, un man bija pilnīgi vienalga, kas notiek aiz logas, vienkārši dzīvoju, strādāju un elpoju. Un te 2010. gadā es iepazinos ar savu tagadējo sievu, Draugiem LV, bija tāds portāls, ir joprojām diezgan briesmīgs. Tajā laikā bija ok. Varēja nopirkt statistiku un vēl sēdz sūdz. Lūk, un es ieraudzīju sievieti, un likās, izstās labi, es viņai uzrakstīšu. Es uzrakstīju, jo viņi spēlē grupā, es uzrakstīju, čau, man patīk, kā tu spēlē bungas ar kardānu. Tas ir tā, ka tu spēlē divus basbočkus vienlaicīgi, viņi spēlē metāla grupā, un viņi atrakstīja man kaut ko atpakaļ, mēs sākām sarakstīties, un pēc kaut kādiem pāris mēnešiem mēs sākām dzīvot kopā. Un izrādījās, ka mēs esam diezgan sadarīgs pāris, jo viņai tāpat kā man nav dzīves plāna. Viņa tirgoja apavus veikalā Vigo. Es varu derēt, ka jūs visi piedzimāt, vismaz lielākā daļa pēc šī veikala bankrota, bet tas bija fucking scary veikals. Viņš tad cita atradās tajā vietā, kur ir tagad stāv Brīvības ielā, tagad tur ir kafeīna, pirms tam viņš bija kofeīna. Bet tajā laikā tur bija apavu veikals, kur apavi glabājās pagrabā, kur skrēja žurks un tecēja kaut kāds ūdens un viss smirdēja un varēja aiziet pāri pa diagonālu uz šo te stūrmāju. Viņai bija bailiet tur pēc apaviem. Labi, bet ne par apaviem stāsts. Stāsts ir par to, ka es sēžu mājās, viņi strādā tajā sūdu veikalā. Ko daram? Mums vajag vēl 200 latus. Tā kā mums nav 200 lati. Dzīvoklis tajā laikā maksāja 70 lats, mēs dzīvojām Čakielā 135, man šķiet. Tirgojam drēbes. Kur? Twitterī. Iedomājieties, tagad Twitterī drēbes tirgoja. Pie tam lietotas. Un tas bija laiks, kad nāca modē pirmo reizi vintage apģērbs. Tas bija, tagad ir otrais vilns, tad bija pirmais vilns. Drēbes varēja nopirkt dažādos humpalu veikalos, pārsvarā tur Tallincils rajonā, un bieži vien pārdev uz svara. Tā kā 30 centi kilograms humpala. Tu ieeja vienkārši tur kaut kaste, tur kaut ko izroc, kaut kādi jāciņa. Mēs viņu sabildējam, tirgojam. Mēs īstenībā diezgan labi pelnījām. Fotografējām, likām Twitterī. Es gāju pie Barona centra satikties, atdevu meitenēm drēbes par 5 latiem. Vienā brīdī tas sāk nestrādāt, un mēs tā kā, ko daram? Es saku, braucam prom. Jo tas bija, principā, otrais vilnis, kad cilvēki sāk braukt prom no Latvijas. Pirmais jau bija bijis, tad, kad rakstīja Mukta Pāvēl tajā savā grāmatā par tiem šampiņoniem. Īrija likās pārāk stulbu vietu, lai tur brauktu, pēc tam tā ir sala. Braucam citur. Pirmā doma bija Anglija. Un izrādās, ka tur ir tikai zemens, kuras lasa horizontālā pozā 8 stundas, tā kā guļot. Mēs lasījām esat fórums. Nē, es negulēšu 8 stundas lasot zemens. Braucam uz Holandi. Braucam uz Holandi. Mēs atradām ofisu, kurš atradās pretīm cirkumu. Es atceros, mēs ieejam iekšā, tur ir apsētas sienas ar dermantīnu, kaut kādu vecu krēslu, dators, kas jau bija tā kā kruta, sieviete vārdā Laila. Un viņi tagad stāsta, jūs brauksiet tur, jūs vedīs tās, tad jūs aizvedīs, te kaut kāda samaks, blablabla. Es saku, ok, fuck it, mēs braucam. Kas jādara? Viņi saka, jūs lasīsiet tomātus. Es jautāju guļus, viņi saka, nē.
Stāvus. Der, braucam. Cik jāmaksā? Viņš saka, 400 lāti. Es saku, aizņemos no muteres naudu un braucam uz Holandu. Zīmīgi, varbūt nenozīmīgi, bet tomēr mēs izbraucam no Zinātņu akadēmijas, tur kaut kāds stāvlaukums, kaut kāds urlis pīpē, vēl kaut kas. Ir rītīgi karsts, nu tā kā rītīgi karsts. Tādas vasaras es neatceros, kad pēdējo reizi ir bijušas super karsts. Man ir tikko bijusi veģetatīvā distonija, man pirms tam gāzās mājas virsū, tā kā es eju pa ielu, man krīt virsū mājas, ir vasaras sākums, krīt virsū mājas un man ir karsts. Es domāju, bļāviens, jābrauc uz Holandu, jālas tomātu, un tur noteikti arī būs karsts, un tie tomāti krītīs virsū, un viss būs dirsā. Bet nav, nu, tā kā Twitterī mēs uz drēbes tirgot nevaram. Ir jābrauc uz Holandu. Nu, labi, braucam. Mēs iekam busiņā, un tas Džeks saka, nu, ja kādam vajag pačurāt, tad pačurā, jo nākamo reizi mēs apstāsimies Polijā. Šausmas. Džeks, kas sēž priekšā, novēl kreklu. Es sēžu blakus savai sievai, paldies Dievam. Šofers visu laiku ēd saldumus. Nu tā, ka nepārtraukti vienkārši. Visu laiku ņukā iekšā, kaut kā tur iepakojam, visu kaut kas, viņš dzer kolu visu laiku, kaut ko. Ir nakts, mēs apstājāmies, tā kā viņš teica, mēs pačurājam, braucam tālāk. Jo plāns ir aizbraukt diennakts laikā līdz Nīderlandai. Tie ir 2000 ar kaut ko kilometri. Tā kā tas ir fucking daudz. Mēs varējām lidot ar lidmašīnu. Nē. Mēs brauksim ar busiņu. Mēs aizmiegam, ir ritīgi augsts, jo viņš ētos saldums, viņš attaisīs vaļā logu, jo viņš negrib iemigt. Pūš augsts vējš, viņš ēd saldums, sieva guļ, tas Džeks bez maikas sēž joprojām tā arī kaut kur atlūz, tur sitās. Es dzirdu tādu skaņu, es nespēju, what the fuck, kas tāds ir? Izrādās Polijā gar bāņu malām iet tāda kaut kāda barjera. Nu, ja tu aizmiedz un sāc braukt virsū, tad tu tā kā pamodies, jo, nu, tu mašīna sāk lēkāt. Izrādās, ka viņš super daudz reizes uzbrauc tās barjeras. Mēs tagad esam galā, ir nākamā dienas, neesmu gulējis. Tas Džeks arī nav gulējis, viņš ir ēdis saldums. Bet viņš mūs izlaiž un izrādās, ka viņš ir Lailas tēcis. Laila ir tā tajā apsētajā ofisā tā sieviete. Kuru, starp citu, mums mēģināja atrunāt. Viņi tā kā, jūs esat pārāk normāli, jūs nevarat tur braukt. Mēs sakām, fuck it, mums ir 400 eiro. Nē, lati, mēs brauksim. Jā, mums ieveda ofisā, mēs esam kaut kādi 6, 7, varbūt 8 latvieši, atbrauc turks. Es nemāku tās mīmikas, un to arī nevaru parādīt tajā audio versijā, bet nu, viņš nereāli košļā, tā ka viņš cenšas plombes dabūt dziļāk nekā viņas ir. Viņš ir pāršņaucies iespējams iepriekšējā vakarā un arī ēdis saldums. Un viņš ir vienkārši tā kā rītīgi nēstī Džeks. Viņš izdala kaut kāds papīrs, kaut kas jāparakst, kaut kas notiek, kaut kāds simkarts, vēl kaut kas. Viņš runā kaut kādā dīvainā valodā. Ķipa tā kā turku, tā kā angļu, tā kā holandieši, tā kā kas tur notiek, bet nu, mēs parakstam visus tos papīrus. Viņš saka, jūs vedīs uz kempingu, jo es pirms tam biju noskaidrojis, ka kempingā ir vislabākā dzīve. Vēl ir hotelis un tur vēl kaut kas. Mēs gribam uz kempingu. Viņš tā kā, jūs gribat uz kempingu? Jā, mēs gribam uz kempingu. Braucam uz kempingu. Aizbraucam uz kempingu. Nu, tagad mēs visi pārdzīvojām tikko Covid un visu to ārprātu ar gobzemu. Un tas elektorāts jau tad bija tur. Bļa, tie bija tie cilvēki. Es viņus reāli satiku. Mēs tā kā izkāpjam no tā būsa, nāk Džeks, trenuškās, ādas jaka, vairāk nekā, tā kā pliks. Dzer alu, jo ir sestdiena. Nu, viņš tur. Nāk vēl viens trenuškas, sarkans krekls, uzraksts zvērā. Un tur kaut kas, tur uzrodās kaut kāds čoks, kurš tur viss iekārto. Viņš saka, nu, jūs dzīvosiet pirmajā būdā, jo kopā ir 12, nu, tā kā mēs pirmajā būda ir 6x8 kvadrātmetri, tik liela apmēram. Uzminiet, cik mēs tur dzīvojām. 6 cilvēki. Tādā mazā uķī, bet nu vienalga. Tur ir dzīvojamā istaba, kas ir apvienot ar virtuvi, tad ir atsevišķa vannas istaba, kas ir kruta. Tad ir viens pāris no Latvijas, kas šķiet bija no Rīgas, tad ir Dzinters ar Kasparu, nu, tie bez tiem jakām un treniņu biksēm. Un tad esam mēs, un mūsu istaba ir nu, šitā, ka tu. Un tad tu aizsniedz abas sienas. Un tev ir divguļamā gulta un metāla skapis, tā kā 2. klasē, nu, kur tu kaut ko tur ieliec. Un matracis ar tādu sūdu kaut kādu gumiju, ja tu apmīzies naktī, nu, tad tas viss notek uz pirmo stāvu.
Mēs iekārtojamies. Man tagadējā sieva tā brīža draudzene iekārtojas pirmajā stāvā. Es kā vīrietis otrajā, jo tur grūtāk tikt un tā. Aizējām gulēt. Es pat tagad neatceros, vai tā bija sestdiena vai svētdiena, bet respektīvi es esmu ielicis to jauno simkarti, ko man iedod. Es ielieku to simkarti telefonā, guļu, 4:00. Zvan tas telefons. Es tur, kā jau ļoti atbildīgs un traumēts cilvēks, pacēju klausuli, tur otrā galā. Tur kaut kāds tur 5:30 outside work tomato. Pīp, 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 pīp. Pīsģets, es izlecu no gultas, gan arī salaužu kaklu vienkārši, tā kā kaut ko ģērbjos. Es saku, kas tev ir? Es saku, bļēģi, zanīgi, kaut kāds džeks jābrauc kaut kur, es nezinu. Man ir caurēja. Es padīršu vienkārši, kaut ko ieliek somā, ne to, ko vajag, kaut kādu ūdeni, huiņziņu. Ēst nav, pohuj, vienkārši izēj ārā. Nāk kaut kā džeki, un tā bija pirmā reize, kad es seju cilvēcību. Nāk viens džeks, viņš saka, ko tu tur stresoji? Es saku, man te zvanīja, kaut kur jābrauc. Viņš saka, nemīz, viss kārtībā. Tu brauc uz tomātiem. Un es saku, ok. Un es braucu uz tomātiem. Es esmu tagad galā. Tur ir arī vesela epopēja, kā tu tiec iekšā. Tur ir kaut kāds kods, tur vēl kaut kas, un tad ir kaut kāds polis. Es negribu būt politi nekorekts. Nē, viņš bija foršs. Viņš bija foršs polis. Viņš tur kaut ko stāsta, tagad tur tas un šitas, un, ja jūs domājat, darbs ārzemēs ir forši, gan jau, ja tu esi labi kvalificēts, bet ja tu esi pilnīgs zabaks, kur atved autobusu pa 400 latēm, tad tu dabū to, ko tu dabū. Tu dabū siltumnīcu, kura ir, es nezinu, cik liela, tā kā mūsu biblioteka varbūt, es nezinu, milzīga. Vienkārši superliela biblioteka, tā kā superliela tomāta biblioteka, milzīga tomāta biblioteka. Tu ieej iekšā un uz katru pusi ir vaga 200 metri, tā kā 200, 200, 200 un kopā 50. Dahujā daudz vagas. Tas džeks atvelk tādus ratus, uz ratos liek tādas kastes, kopā 49. Un viņš tagad saka, un tagad ļoti uzmanīgi, viņš saka tā, šitās kastes tev ir jāpielas pēc iespējas ātrāk. Ir kaste. Tur ir vesela sistēma, kā tu ņem kasti, jo ja tu kaut ko sapis, tad sapis visu. Visu 49 tu esi sapis. Vienalga, kurā brīdī tev ir viss. Pirmajā rindā tu liec 4 tomātu ķekars, otrajā tu liec 3 tomātu ķekars. Ok. Tas ir skaidrs. Tad tu brauc uz priekšu, pirmie 2 tomātu ķekari ir ok, augstāk negriez, jo tie ir zaļi. Ok. Tur vēl kaut kādas lietas, viņš izstāsta tīri tehniski par to, ka tad, kad tu esi piepildījis tos ratus ar tām kastēm, viss ir pilns, tad tu piebrauc pie tāda kalkulātora, ievadi vagas numuru, kurā tu esi bijis, savu numuru, jo es esmu numurēts. Es ievadu kaut ko vēl, varbūt šīs 2 lietas. Un aizstum tos ratus, paņem nākamos un turpin darbu. Un tas nav tā, ka tu aizbrauc un tu tur tā pīpē un lasi tomātus un domā par to, cik dzīve ir viegla. Nē, visam ir norma. Tā kā tu strādā uz laiku. Un tad, kad es to sapratu, ka pīsģets ir. Man tikko bija vegetatīvā distonija, te ir karsts, jo no karstums nāk gan no apakšas, gan no augšas. No apakšas nāk mākslīgais karstums pa trubām, jo tie tomāti ir jāaudzē arī aprīlī un tur vēl kaut kādos mēnešos. Un augšas topī saule tev virsū, un tu tur skrien. Un tā realitāte ir tāda, ka tev tie vieni rati ar tām 49 kastēm ir jāpielasa aptuveni kaut kādās 19 minūtēs. Un tie ir kaut kādi 350 kilogramu. Tās normas mainās, jo kad ir laba raža, tad ir 450, kad ir sūdīga raža, ir 200, bet vidēji tu esi dirsā, jebkurā gadījumā. Tā kā nav varianti. Es atvainojos, ka es tik daudz lamājos, bet tas ir sāpīgi. Un tā es tur pisos, un viss ir slikti. Un viņi katru dienu liek tavas normas pie leduskapja ar magnētiņu, tā kā, un tu esi zem līnijas, un tu, tā kā, es zem līnijas, es močīšu tagad labāk. Es nevienu reizi neizpildīju to normu, tā kā nevienu. Brauca tas džeks, kas koda plombes un bija pāršņaucies kaut ko tur dirs un teica, tur Big Bastu Latvijā,
Un vēl kaut kas, fuck you, vienkārši, ej tu dirst, nu, tā kā, ko tu gribi no manis, es nevaru izdarīt šito lietu, tā kā neviens to nav, nu, tas nav iespējams. Tie džeki, kas bija virs manis, nu, burtiski krāpās, tā kā, viņi tur bija ilgāk, es to redzēju, bet, ok, ne par to stāsts. Un tu visu laiku mēģini, un tu esi tādās bailēs, ka tev atlaidīs. Lai gan no kā, no tomātiem? Nē, tikai neatlaidiet man no tomātiem. Un pēc tam atnāk tas pols, un viņš bija tik krūts džeks, viņš tā kā, tu zini kornes, saka, nē, bet man patīk smagā mūzika. Reku tev nazīts. Saka, kas ar to jādara? Viņš saka, jāgriež lapas tomātiem. Saka, what? Tā kā, tu nolas tomātus un process beidzās. Viņš saka, nē. Viens tas plants, kurā aug tomāti, sezonas laikā saražo 300 eiro. Nu, tā kā atpelna 300 eiro. Ja tu nogriez to plantu, nu, tad tu izdarīji 300 eiro tā kā kaut kādu mīnus. Es saku, ok, labi, jā, kas jādara? Davai parādi. Viņš tā kā nīnza vienkārši. Vienam plantam 3 lapas. Tā kā, tur bija, es esmu krēls, es tur kaut kā tur ņēmu, baigi iemācījos. Bet no sākuma ņihujā. Es tagad griežu, nu, un tie planti karājās striķos, un tas plants ir aptuveni 200 metrus garš. Jūs spējat iedomāties? Tā kā viens tāds izaug 200 metrus garš, jo viņš karājās gaisā, un viņš tā kā tiek āķēts uz leju katru nedēļu. Un viņš tikai aug ar vien garāks, un viņš auga, es tagad negribu kaut kādas konspirācijas teorijas izvērst, bet principā viņš ir akmens vai stikla vatē. Tā nav zeme. Nu, tur arī kamens lido, kas ir mākslīgi atnests. Nu, tā tas viss tur notiek. Un es tagad griežu, un es pārgriežu striķu, un tas plāns tā kā vienkārši. Bļaķi. Es eju tālāk. Nu, ko? Es taču nezinu, kas jādara. Vēl. Tā kā vēl. Vēl. Ienāk tas pols, viņš saka, bļaķi, ko tu dari? Es saku, vecīt, es nezinu. Man ir sagrieztas rokas. Vienreiz es iegriezu degunā. Ar šķērēm. Kas bija tomāti grieži, satraucies, tu tikai, tur norma, kas tur man atlaidīs. Jo asiņo deguns. Šausmīgi gars, to visu stāst, bet tas bija, nu, tā kā super vienkārši, krūta. Bet beigās es biju nenormālākā nīnza. Es tiešām iemācījos griezt tās lapas, un es viņas griezu, tātad vidēji 5 minūtēs tev ir 400 metri jānogriež. Nu, tas ir ļoti daudz. Un es griezu 2,5 minūtēs, tā ka Slovāki bija dusmīgi. Es vēl nesapratu, kā, ko viņi saka, bet es sapratu, ka, nu, tā kā lāsti ir. Nu, tur bez variantiem. Tur Mareks bija ļoti dusmīgs. Pienāk sezonas beigas, ir kaut kāds decembris, mēs esam uzrakstījuši papīru par to, ka, nu, mēs braucam prom, jo mums pietiek. Atnāk Džeks, ir tik dusmīgs, viņš saka, tev ir jāpaliek līdz galam. Es saku, nu beidz, es sūdīgi lasu tomātus. Viņš saka, jā, bet tu labi griez lapas. Es saku, nebūs, nav vecīt, nebūs. Es nestrādāšu, fuck it. Un tad man pārcēl tālāk. Bet tagad mazliet atgriezīsimies atpakaļ pie tiem cilvēkiem, ar kuriem es dzīvoju kopā. Tātad Dzinters, tas Džeks ar to zvērā maiku, rītīgi foršs Džeks. Viņam bija daudz labas īpašības. Viņš bija diezgan draudzīgs, viņš nebija īpaši apgrūtināts ar intelektu. Un tas ir diezgan viegli, jo tev tā kā nav jārisina kaut kādas lielas problēmas. Tev ir tādas mazas sadzīviskas problēmas. Viņš ir dusmīgs. Nu, jā, viņš ir dusmīgs. Viņš ir piedzēries. Nu, tā kā nekas tāds, vai ne? Vienā no reizēm viņš kaut kur aizbrauc. Viņš jau aizbrauc dusmīgs. Viņš atgriezās vēl dusmīgāks, jo viņam bija pazuduši priekšzobi. Viņš pats teica, ka viņš ir ēdis siļķi kaut kur ciemos. Pēc tam klīda tāda leģenda pa kempingu, ka viņš redz koka siļķi. Man patīk šis. Un tad viņš pats to visu storiju paspilgtināja ar to, ka viņš ar superlīmi ielīmēja šos zobus atpakaļ. Dzinters. Viņš arī brauc meitenēs uz Hāgu. Tas bija baisis. Tā kā es būtu tā meitene, es nezinu. Es tikko viņu atcerējos. Bļet, Zinter, tā kā ņem tu 25 eiro, ej ārā vienkārši. Tā kā, fuck you, fuck yourself. Un tad ir Kaspars. Un Kaspars bija, tā kā, ja Dzinters bija neapgrūtināts, tad Kaspars bija atvieglots.
vienā no reizēm mēs sēžam, ēdam bageti. Nu, tā kā, mēs negājām uz Lidlu, jo mēs pelnījām pārāk daudz, mēs gājām uz C1000, es nezinu, kāds ir holandiešu valodā, bet, nu, tipa tāds tā kā Rimī. Nu, tur visādas gaļiņas pa 2 safasētas, pa 4 eiro un tam līdzīgi, bet nu, mēs varējām atļauties. Un mēs gājām uz turiem, un mēs esam nopirkuši franču bageti, kas, protams, ir saldēti un tur atsildīti un viss, bet, nu, tagad mēs ēdam to maizi, un viņš tāds, ko jūs tur ēdat? Mēs sakam, bageti. Tas ir lavašs. Mēs sakam, nē, tā ir bageti. Šak, nu jā, tas pats, kas hotdogs. Un tajā brīdī tu saproti, bļaļ, tā kā nav vērts. Nu, nav. Nu, tā kā... nu, zaibal. Nu, tu par visu ar viņu diskutē. Nu, tā kā absolūti. Tā kā, tu vāri tur biešu zupu. Viņš, ko tu vāri biešu zupu? Nē, tā nav biešu zupu. Man sieva vāri biešu, viņa pavāri. Tā kā, okay, vārds pavāri ir vecs. Tagad ir, nu, tā kā, nezinu, tur šefpavāri. Nu, tā kā, es saprotu, ko tu domā ar vārdu pavāri. Nu, viņi noteikti strādā skolā. Nu, tā nav īstā pavāra. Tas ir cilvēks, kurš taisa ēst. Daudz cilvēkiem. Nu, tā kā tādā garā. Un viņam arī bija pilnīgi vienalga. Tā kā tu runā ar viņu, nu, tā kā viņš jau sadala, tā kā nav jau tā, ka es ar viņu runāju un viņam ir pie dīrs, tad jau viņš klausās, bet atnāk dzinters, kaut ko saka stāstīt, viņš tā kā vienkārši aiziet prom. Burtiski, tā kā iziet ārā, nahuj, aiztais durvis. Dzinters kaut ko stāst, viņš ir aizgājis. Priekš kam? Nu, es nezinu, tas bija šausmīgi. Tad viņam piedzima dēls. Nu, tā kā fiziski sieva bija Latvijā, viņš bija šeit, Lienīte piedzemdēja, viņš saka, mana nahuj sieva, nahuj piedzemdēja, nahuj dēlu, nahuj 3, nahuj kilograms, nahuj smagu, nahuj. Pēc tam, nu, manai sievai tur bija atsevišķi stāsts, bet es baigi neiedziļinājos, jo man bija ritīgi grūti. Tā kā, bļē, tie tomāti, tie poļi. Starp citu, mēs dzīvojām pilsētā, kas saucās Monstera. Spējat sev iedomāties par Monsteras iedzīvotājiem. Tur bija tikai veci cilvēki, nu, tā kā, kas ir tiešām nopelnījuši to, lai viņi dzīvot normāls vecumdienas. Un poļi, kuri uz ielas dzer alu, atraugājās un pirž savās treniņbiksēs. Un, tā kā, es to redzēju, tas nav tā, ka es to tā kā, tur notika bija tā. Nē, tā bija, es gāju, tas notika. Un tie vecie cilvēki, kas sēž pie logiem, kaut ko mājas, domāju, ko tu māji? Tur, poļa pirž, nu tā kā, kas notiek? Tur bija jūra, Ziemeļjūra, tagad, kur tie Krievi taisa tā sabotāžu. Neviens nesauļojās, tikai viens uzraksts, suņi kā pa labi. Un Budas figūra, un bārs, kurā neviens nav. Es nezinu, kas tur notika, bet nu tā. Un siltu šausmīgi daudz siltumnīcas, mājas siltumnīcas, tā kā kaut kāda dīvaina ķiņķēziņa, tur sētās un atkal siltumnīcas. Man tagad atlaiž no tā darba tomātos, par ko es esmu tā kā diezgan priecīgs, un piedāvā citu darbu siltumnīcu būvniecībā. Nu, nepiedāvā tev vienkārši, tu tagad strādās tur. Kas tev kājas izmērs? 45,5. Mums ir 44, tā kā. Fuck. Turpināšu strādāt savās zaļajās botēs. Nu, jo viņas ir zaļas, tāpēc, ka viņas no tomātiem ir zaļas. Un tu vispār diezgan esi zaļš, nu, jo dažas ķermeņa daļas tu nevar atmazgāt, viņas tev ir zaļas. Un es saku, labi, davai, braucam. Jo tur ir tā, ka tev maksā pa stundām, respektīvi 8 stundas ir normāla darbdiena, ja tu pārēji pāri 41, jau iet pa 12 eiro. Spēt iedomāties tagad, tā, kad tu aiziet pie darbdevēja, saka, nu, 41. darbstunda. Tas tā nestrādā šeit. Un arī, nu, bet tur tas tā strādāja. Un es super daudz strādāju kaut kādas 7 dienas nedēļā, un es pārlasīju to, ko es rakstīju, un izrādās, ka es biju paņēmis 2 brīvdienas mēneša laikā. Bet pārsvarā mēs strādājām kaut kādas 10 līdz 12 stundas. Mums bija priekšnieks holandietis, aptuveni 50 gadus vecs. Viņš čurāja tad, kad viņš gribēja, vienalga, kur. Kaut ko runājam. Jā, tur kaut ko viņš runā holandietis, un vienkārši mīži. Turpina ar tevīm sarunu, kur tu nesaproti. Nu, un arī tu, kaut kā zinot angļu, ko viņam saka, un viņš vienkārši. Un tad, kad mēs aizbraucam, man ir pārinieks, Artūrs. Es ceru, ka viņš ir dzīvs. Jo viņš pēc tam bija strādājis Anglijā. Jau tajā laikā Anglija bija super populāra, viņš jau tur bija bijis, viņš jau viss bija piedzīvojis, tad viņš nevis atgriezās, bet atbrauc uz Holandi, jo tajā vietā tas bija tāds hotspots, un tajā laikā hotspots. Viņš atbrauc uz Holandi, viņš dzīvoja mežā 2 nedēļas, jo viņam nebija naudas.
Holandē nav meži. Viņš teica, ka viņš dzīvoja mežā. Fuck it. Braucam strādāt. Aizbraucam uz siltumnīcu, kas ir tā kā vēl viena biblioteka, bet tāda nepabeigta. Un no tā, ko tas holandietis stāst, es aptuveni saprotu, ka mums būs jāstrādā lielā augstumā. Un tas Džeks, kurš bija pirms tam, kurš stāstīja par to augstumu, Dāvis, man šķiet, vai kā viņš Dāvis, man liekas, es ceru. Es viņu ļoti labi saprotu, jo man arī ir bail no augstuma. Un un tā ideja tāda milzīga platformas, tādām kāpurķēdēm, un par tādām trepēm uzkāpa augšā, un tad ir tā kā tam vadāmajām mašīnām tāda pults, un tad to mašīnu vada, un jūs tur braucat, un viss notiek, un tu esi 6 metrus virs zemes. Un mēs tur braucam, un tur kaut kādas drātis, kaut kādas strīķi, kaut kādas trūbas, kaut kāda huiņa, viņš tā kā tur ir kaut kādi 20 elementi, kas tev ir tā kā jāatcerās, un viņš rāda, ka tagad šito, tagad to, un izrādās mēs taisam žalozijas, kas kaut kā vērsies. Fuck. Un vienā no reizēm, tā bija pirmā diena, Artūrs palaida vaļā kaut kādu milzīgu metāla sliedi, un ir jau iestikloti tie griesti, un es redzu, kā tā sliedi, viens tas kvadrāts stikla ir kaut kādi, 4-5 metri, tāds pabiezs konkrēti. Respektīvi, ja tev viņš uzkrīt, tad tev viņš ne tikai tā kā izdara sāpīti, bet viņš tev vienkārši tā kā un tu esi reiz 2. Un tas ir scary. Tagad viņš tā burtiski pārgriež pusēm. Es noķeru to metālu, domāju, debilais Artūrs, dzīvoja mežā, stulbens vienkārši. Kaut ko viņš tur ļērkst, visu laiku runā, kaut ko stāst. Viņš tu zini, ka cilvēku var satraumēt, ja ar žileti pārgriež dirsu? Zaibīs, super, vecīt. Kas vēl? Vienā no rītiem mēs sēžam kempingā, tu bišķi kaut kādā sūdā, es nezinu, kādā kastē, kurā ir gaisma. Mēs dzeram kafiju, tas holandietis atkal čurā, viss notiek, un Artūrs tā kā, kāpēc man nav zobi? Kāpēc, Artūr, tev nav zobi? Tāpēc, ka es strādāju zvejas kuģi un tur kastur un vētra, un kaut kāds milzīgs tas āķis, kurš ceļ ārā lomu no ūdens, esot viņam izcita zobus. Tas holandietis tā kā mājās laiku, ka viņš neko nesaprot, jo, tas Džeks tā kā, es tagad nevaru atcerēt, bet viņam bija tik super krūta angļu valoda, tā kā. Tas, labi, ka es neatceros, jūs nomirt. Vēlāk izrādījās, ka viņš vienkārši kaut kādā dzerstiņā dabūja no latviešiem pa purnu Anglijā. Viņam izsita uz sasodītos zobus. Un tagad viņš ir prom. Nē, viņš ir ar to holandieti. Viņi tur divatā. Un es ar, kā ir politkorekti čigāni teikt, Romu tautas pārstāvji no Ungārijas, Ričijs, kuram vienmēr kaut kas ir starp zobiem ieķēries, visbiežāk biespiens ieriņš vai kaut kāds dillis. Viņam ir bērns, tikko piedzims. Viņš izstāst tā, ka viņu vajadzētu nožmiekt. Naturāli. Viņš vienkārši tāds tips, ko nahuj vienkārši uzreiz. Un ir Gabors, vēl viens tips. Tas ir, viens ir mutīgais, otrs ir nemutīgais, bet no divu kopā vienkārši neciešām. Un man saliek ar viņiem kopā, un mēs tagad braucam ar to sasodīto mašīnu, super augstu, tur tā platforma, un es kaut kādā afekta stāvoklī viņiem izstāstīju, ka man ir bail no augstuma. Un viņi tā, tas viens runāja angliski, Gabors, viņš tāds, ko tu uzvedies tā kā bērns? Es tāds stāv pīpēs, es saku, kas tev ir? Viņš tāds, yeah, you like? Es saku, ko? Yeah, you homo? You like suck dick? Es saku, klausies tagad latviski, ko es tev teikšu? Es beigšu darba attiecības, es tevi atradīšu un nahuj nositīšu. Caur aģentūru es tevi atradīšu un nositīšu. Un viņš tāds, lūdzu tagad saka angliski, jo es sapratu tikai vārdu aģentūru. Un es viņam pārtulkoju un visu dienu bija miers. Tas bija drausmīgi īstenībā. Tas ir kaut kādiem afro, ne, bet tiem, kā sauc tie, Romu tautības pārstāvjiem, kuri tev saka, tu gribi labu dīlu, es saku, kādu dīlu? Viņi saka, ka tev ir jāpaņem līzingā preces televizors un vēl kaut kāds štēls. Tu viņus aizved uz Latviju, pārdod, nopelni 400 eiro un nekad nebrauc atpakaļ uz Holandi. Tātad finālā mēs nostrādājām pusgadu, nopelnījām 6000 eiro. 2011. gadā tā bija tāda normāla naudiņa, nebija nemaz tik sūdīga. Mēs atbraucām uz Latviju,
ar lidmašīnu. Es pirmo reizi lidoju no Šipkolas lidostas, kas ir lielākā lidosta, liekas, Eiropā. Mēs notusējām Latvijā kaut kāds 2 vai 3 mēnešus. Respektīvi, mēs atbraucām decembrī, un ap mārtu mums radās doma, ka Holandijā nemaz nebija tik sūdīgi. Latvijā visi ir lohi. Nevienam nav naudas, neviens neko nerabīja, un tu tā kā vienkārši katru dienu sēdi kafēnīcā, ēd atsaldētas saceptas frī kartupeļus, dzer kaut kādu tūdīgu alu, un tu domā, ka tu atgriezīsies. Jo īstenībā, jā, tajā brīdī mums likās, ka tas ir tas ceļš, kas mums jāiet. Mums ir jābrauc atpakaļ. Mums ir jāturpina. Un šitāds idejas rodās no tā, ka tev nav plāna īstenībā. Tu sāc izdomāt tādas stulbības, ko tu varētu darīt, vai turpināt darīt stulbības. Un mēs aizbraucām atpakaļ ar to pašu džeku, kas veda mūs pirms tam, kurš ēda saldums. Un mēs nonācām tajā pašā būdā, tajā pašā istabā. Jūs spējat iedomāties? Es arī nē. Un tu ir tāds tā kā, what the fuck? Un Dzintars ir prom. Un Kaspars ir prom. Kur ir Kaspars? Viņš dzīvo Šidamā. Viņam ir nahuj atbraukusi, nahuj sieva. Viņš tā kā nahuj dzīvo Šidamā. Ar dēlu, kas bija netik foršs čalis. Dzintars, es nezinu, kur palika. Viņš apņēma kaut kādu milfu un pārvācās uz kaut kādu vietu. Un tas pārīts joprojām tur dzīvoja, kas tur dzīvoja. Un es griezu lapas. Man ielika siltumnīcā, kur es griezu tikai un vienīgi lapas. Tā kā 8 stundas dienā tu griezi lapas. Jo tu to darīji labi pirms tam. Nekad neko savā dzīvē nedariet labi. Nekad. tas ir pilnīgi tā kā... Tās var kļūt par lielām mokām vienā mirklī. Un es griežu tos sasaldītās lapas, un man pretējā vagā ir polis, kuram nepatīk, ka es griežu tik ātri, jo es tiešām griezu ļoti labi. Tas ir tā kā... Tev ir vienkārši jākustina rokas, tā kā klavieres spēle. Tā kā Raimonds Pauls tikai ar nāzi. Vienkārši. Es neatceros, kas tur notika. Viņš man sāka čakarēt, un manai sievai gāja diezgan sūdīgi, un mēs tā kā braucam mājās. Viņi cik daudz braucam mājās, bet es saku, zin kā, mēs nevaram vienkārši aizbraukt. Tas absolūti nav vienkārši, jo mums ir palikuši 2000 no 6 2. Mēs noēdām frī kartupeļos 4000. Un nopirkām digitālo fotoaparātu manai mammai, un viņai viņš ir joprojām. Un tā kā, davai, braucam. Un sestdienas rīts ir kaut kāds džeks sarunāts, mēs ielecam busā, viņš mūs aizved, mēs bijām izpētījuši, Hāgā ir autoosta, autobus uz Rīgu. Mēs izkāpjam, es aizēju pie bankomāta, izņem naudu, es izņem 50 eiro, mēs iekāpjam tramvajā, tur ir bombzis. Viņš ir traks, viņš kaut ko smējās, kaut ko tur skato, tur skipidipita, vienkārši, skipidipipip, šitā te. Un aizēju pie tā džeka, kurš vada to tramvaju, es saku, tā kā 2 biļetes līdz tur huīnzi kurienē, kaut kurienē. Un viņš tāds, jums jākāp jārā. Es saku, 2 biļetes, viņš saka, nē, es nevaru samainīt naudu, jums nav biļetes, jūs braucat nelegāli, es izsaukšu policiju. Tās džeks tur skato aizmugurē. Viņš ir apdirsies, viņam viss ir vienalga. Un man grasās tā kā... Pēc tam mēs domājam, davai, vecīt, izsauc policiju, varbūt viņas mums būs cilvēcīgi. Mēs reāli izkāpām, stāvējām Lietuvā, tā kā, ko daram? Mums ir Kaspara numurs. Iespējams, viņš ir pamodies. Zvanām Kasparam. Mēs uzņēmām Kasparam. Paldies Dievam, viņš mūs uzņēma. Mēs nebijām jauki pret viņu, tad, kad mēs dzīvojām tur. Mēs sapratām, ka viņš nav īpaši tā kā gudrs džeks, bet īstenībā tā nav nekāda mērā, kaut gudrs stulps, viss ir varbūt dažkārt labsirdībā. Un viņš tā kā, ok, nāciet pie maniem, 2 dienas varat padzīvot. Mēs atradām pārvadātāju, kurš mūs var aizvest mājās. Pārvadātājs brauca 2 dienas, jo tajā laikā, kā arī Māja teica, nebija. Es pirmo reizi redzēju vietālrunas, starp citu. Bija karte. Mēs braucām ar karti. Spējat iedomāties ar karti? Tā kā, bļeķi, kaut kāds Kolumps vienkārši. Ar karti. Ir kāds latgalietis. Viņš zina karti. Visi zina karti. Neviens nezina, ka mēs esam Polijā pie Baltkrievijas robežas. Kaut kādā ciemā. Tur ir bērni, kuriem nav bikses. Ir dusmīgi suņi apkārt. Mēs esam kaut kur dirsā vienkārši. Ar karti ir 2. diena. Man blakus 6 čigānieti, es atvainojos, 6 čigāni. Viņa ir notirps dibens, jo viņa brauc no Anglijas. Viņa raud.
Viņa nevar paiet vairāk. Es dzeru Jim Beam no pudeles, jo es vienkārši nevaru izturēt. Mēs 2 diennaktis braucām. Tā nabaga Roma tautības sieviete brauc 4 dienas. Viņai bija viss atrofējies. Mēs viņu vilkām ārā no tā busiņa, jo viņa nevarēja paiet. Pamēģiniet nosēdēt 2 dienas. Un tagad ir fano, ne? Es tagad sēžu, tad sēžu pačurā, tad uzpīpēt. Nē, tad turpinās sēdēt 2 dienas. Mēs esam Dobelē. Līst. Mēs stāvam viens uz otru, skatāmies tikai, ko daram. Man sieva saka, atceries mēs tad, kad braucām šeit, mēs tās drēbes tirgojām. Es saku, jā, tirgojam lietotas bērnu drēbes Saldū. Es saku, ok, mums ir vēl 1500, mēs varam dzīvot. Bez jebkāda plāna, tā kā biznesa plāns, tas tomēr ir svarīgi. Vai vismaz kaut kāda ideja, jo savā galvā tu var viss sabūvēt, rītīgi daudz visādas lietas, bet dzīvē tas viss izpildās citādāk. Mēs noīrējām telpu, kas maksāja 200 latus mēnesī, tas bija ļoti daudz, tā kā super daudz. Mēs nopirkām drēbes kaut kādā maskačkas, kaut kādā spotā, kaut kādā maisā, nezinot, kas tur ir iekšā, tā kā 200 kg. Pusi izmetām, jo piedirsts. Un tā kā pusi nahuj, pusi veikalā. Neviens uz to mūsu sūdu veikalu nenāca. Kam vajag lietotas bērnu drēbes? Es sāku strādāt gaļas kombinātā Saldo. Lai samaksātu par īri tajā veikalā. Man sieva turpina tirgot tās ķēskas. Es ņemu cetas desas ārā no kaut kādas krāsnes 12, jo ātrāk nav iespējams izņemt. Un tā sieviete, kas sargā to vietu, saka, ka šeit spūkojās cūkas, viņas šeit kviec. Un man ir bail. Un es braucu mājās ar riteni. Cauri kukurūzas laukam. Saldū taupa elektrību vasarā. Tur izslēdz gaismu 12. Tu, bļaļ, brauc ar riteni, tev ir bail. Tu maksā par īri, viss ir dīrsā vienkārši. Tā kā, kur vēl? Un tad tas viss atrisinājās tā, ka es uzrakstīju e-pastu vienam vīrietim vārdā Juris Šlejers, kurš tajā laikā bija žurnāla klubs galvenais redaktors, un es uzrakstīju visu savu pieredzi, un es viņam uzrakstīju, man patīk rakstīt, vai tu man vari piedāvāt kaut kādu iespēju. Viņš saka, davai atnāc, un es aizgāju, man bija Kraftwerk maika, un viņš saka, forša maika, gribu uzdevumu, es saku, davai, viņš par vecām mašīnām rakstīs, es saku, ok, nav poņas, man nav tiesības, man besīja mašīnas. Man brālim patīk mašīnas, man besīja brālis, un viņi stulbās mašīnas tagad. Tur rakstīs par mašīnām. Īsāk sakot, pēc tam nākamos 5 gadus es rakstīju klubā, dabūju Latvijas žurnālistikas gada balvu, pirmais no izdevniecības Santa, un tagad es vādu portālu Santa Plus. Paldies! Santa Lē! Nu, ko, mīļie? Es domāju, ja ir kaut kāda mācība mums no šī stāsta, ir tas, ka nevajag pārāk daudz strādāt un nevajag tomēr pārāk labi strādāt. Un dažreiz tajā brīdī, kad tev ienāk prātā biznesa ideja, vajadzētu viņu kādreiz nočakot ar citiem cilvēkiem. Katreiz, kad man ir biznesa ideja, es viņu nočakoju ar tādiem cilvēkiem, kuri saka, tā ir lieliska biznesa ideja. Un tā ir vissliktākā ideja, kas man jebkad varētu būt ienākusi prātā, nočakot to ar cilvēkiem, kas mani atbalsta. Tāpēc atrodiet cilvēku, kas jūs bišķīt neatbalsta, lai turētu jūs drusciņ tā kā stabilāk uz zemes. Un, protams, arī būt par mēneša darbinieku. Es, piemēram, McDonald's agrāk strādāju. Es biju mēneša darbinieks. Un ziniet, ko tajā laikā tur darīju? Tas bija tas laiks, kad vēl GDPR neeksistēja. Manējā bilde tajā McDonald's tērpā bija izlikta kā attēls. Tā, lai visi cilvēki, kas nāk pirkt burgerus uz McDonald's, redz mani kā mēneša darbinieku stāvot pie kases. Es jutos tik nenormāli lepna. Tas bija vienkārši nenormāli brīnišķīgi. Nu, man jāatzīstās, es nezinu, kā jums vai kāds no mūsu klausītājiem kādreiz ir strādājis maķītī, best time of my life. Beidzot, viss bija skaidrs. Es vēl joprojām atceros, ka tomēr tā burgeru gaļa ir jācep 180 grādos, jebkurš cheeseburgers jāmet ārā pēc 10 minūtēm un McChicken filē pēc 20 minūtēm. Kāpēc man vēl joprojām ir šīs zināšanas manā galvā? I have no fucking idea. Vai kādreiz es to varu izmantot? Nu, bet redziet, podkāstā Muša izstāstīja un jūs klausījāties, tā kā kaut kāda jēga no jau kādām zināšanām mums ir. Nu ko, labi, beigšu runāt. Pats svarīgākais. Laikojiet un šērojiet. Mums to riktīgi vajag. Nu, apžēlojieties, tiešām. Ja jūs pirmoreiz klausījāties podkāstu Muša, nākat uz mūsu pasākumiem.
Mums vajag cilvēks, kas nāk uz pasākumiem, kas fotografē sevi un savus draugus šajos pasākumos, kas sūta mums labas ziņas, kas atsūta savus stāstus. Mēs esam vienmēr ļoti, ļoti priecīgs, kad tas notiek. Un kas tad ir tie mistiskie mēs, kas veido šo te podkāstu mušu? Tās mēs, Džēma Sudraba, Marta Herce, Agata Mežule, Aneta Valaine, Anna Katrīna Elme un Linards Romka. Un vēl, pirms es dodos projām un pirms jūs izslēdzu šo podkāstu, svarīga lieta. Mēs esam palaiduši Patreon. Tas, ko mēs solam, nav nekas daudz. Mēs nevaram neko pārāk daudz solīt. Bet tas, ko mēs varam garantēt, ir tas, ka jūs, Patreon atbalstītāji, varēsiet noklausīties podkāstu muša 1 nedēļu pirms tas tiek publicēts. Tā kā varat droši doties uz patreon.com, atrast podkāstu muša un kļūt par mūsu patronu. Jo, ko lai es te melotu, mums vienkārši vajag naudu. Mūsu nākamā epizode, starp citu, pasauksies mācības. Tā kā tiekamies jau pēc apmēram mēneša. Bučiņās!